Podnieks tur dominē. Podnieks dominē, jo no turienes visvairāk principā arī brauc, bet pārējie, jā, tad, Podnieki un Ādažu vidusskolas stadions, kas savā ziņā arī būtu tas loģiskākais, kur mēs arī uz priekšdienu domājoties. Pavasarī īstenībā ir ļoti labi. Viņi principā ir pārvietojumi trenižieri, viņus var izvietot jebkur. Pa vidu Ozolīlā. Vai arī. Es domāju, Jānim Ozolam nav iebildumi. Jo tie trenižieri pārvietojumi līdz ar to pasauto opciju, piemēram, nezinu, tur, daļu, kaut kādu periodu turēt vienā lokācijā, tā kā mēs domājam, tāds loģiskākais risinājums, ja, piemēram, iegādājamies, tad to rudens pavasara sezonu turēt pie Ādažu stadiona, kur arī tad notiek stundas, sporta skolu nodarbības, kam reāli taisni prasās trenižieri, kur Ādažos nav tādi brīvi pieejami trenižieri, kur veiktu, bet pavasaru, kad skola un sporta skola ir atvaļinājumos, tad novietot pārvest uz Pludmali, ko savukārt var izmantot, tā kā to lokāciju var brīvi mainīt, nav tā, ka noliek vienā vietā, viņi tur ir. Tā uzstādīšana salīdzinoši vienkārši? Viņi tur uz platformas traktoru izkrauj, principā noliec, kur vajag nolīdzina vietu un... Būtībā ir divas opcijas. Viņus var izbūvēt, protams, uz tādām betonu platformām, kur viņi jau paliek stacionāri, ja es zinu, ka jūs viņus negribat uzstināt. Vai otrs variants ir tiešām viņš uzstādīt uz tādām pārvietojumām platformām, kā bija arī šajā demo kompaktā. Un tad jau savukārt jums ir tā fleksibilitāte, jūs viņus noliek uz vienā vietā, otrā vietā, kur jūs redzat viņus labāk iedarbojas. Cik viņš svars vidēji? Kopā to platformu es teiktu kaut kā 300 kg būs. To cik viegli nofendrēt? Nav viegli. Mēs arī teiksim, viņus pārvadājot, izskatās varbūt citreiz vienkārši, kā pacēl aizved, bet nav tik vienkārši. Tev obligāti arī traktori. Tur traktors ar nakšām, kur nevar 4G lentām un arī viņi tādā. Manuprāt, jau tā, es atvainojos. Jā. Ņēmu vārdu Raidis. Bet man jāatzīstās, ka es nepiegāju pie viņiem, ka man tur stāvēja, bet es zinu to, ka man 12 gadus vecais puišaus tur ar draugiem, tā kā tur viņiem patika piestaigāt. Tas nozīmē to, ka tiešām interesi ir noteikti no podniekiem, tāpēc, ka podnieki mums ir vidējais vecums, tur ir visjaunākais, un tāpēc arī tā piekrišana no podniekiem, es domāju, arī ir vislielākā. Manuprāt, ja cilvēkiem patīk, un tā ir ļoti laba un atbalstām ideja. Mēs redzam, kas notiek uz mūsu ielām, ja, tur, cik cilvēki sporto, skrien, brauc ar riteņiem. Ja mēs kaut ko tādu viņam sniegsim, visi tikai būs priecīgi un pateicīgi. Es domāju, ka tas nav divu domu, kad viņš nevajadzētu šo stāstu turpināt. Man ir jautājums, kāda ir ietekme Sniedze Brakovska? Kāda ir ietekme smiltīm? Vai tā bija veiksmīga vieta? Vai tur, teiksim, arī komentāros var redzēt, ka vairāki norādīja, ka varbūt nav labi, ka traucē smiltis, vai tās smiltis kaut kā, es nezinu, tur tajos, savienojumos tur ieiet vai kaut kā apgrūtina. Jā, tur ir tā, ka, teiksim, potenciāli tur var rasties trenižieriem kaut kādu bojājumu attiecībā tieši uz to kustīgo konstrukciju, kur tiek vidus šis svarbāks. Un tie trenižieri, kas bija uzstādīti, viņi bija no tērauda. Un tur, protams, tas tērauds, viņš ir karsts cinkots un pulveru krāsos, bet tur tajā korpusņā var rasties kaut kādu no smiltīm bojājumi. Bet labā ziņa tāda, ka visi jaunie trenižieri, kas nāk, tagad viņi ir tā konstrukcija, viņi no nerūsējuši ar tēraudu. Līdz tiem jaunajiem, tur būtībā nekāda bojājuma vairs nevar. Tam, kas bija tas demo komplektiņš, tas bija tāds mūsu risks neliels, ka mēs viņus likām tajā Pludmalē, bet tur, kur ir tas nerūsējušais tērauds, tur tam ir ļoti labi paredzēts. Abrazīvas nedeldēt? Nē, tam nerūsējušiem tērautam, tur viņš būs ļoti izturīgs. Jā, pie skolas, man liekas, ir ļoti laba vieta, tur arī uz tiem vecajiem, kas tur pašlaik tur visu laiku ir cilvēki. Tur jau, un tie jau vairāk no tos, tie jau nevar trenēties, tur jau godīgi vairāk izmanto bērni kā rotaļu elementu, kur pašopoties un tādas lietas, kad... Bet ir arī Nē, ir jau. Nē, skaidrs, ka tā vidusskolas teritorija būtu tas loģiskākais, tā vieta, kur arī reāli prasās, kur tad iet to mērķi, kur, saku, sporta stundās var izmantot sporta skolu, savos treniņos var izmantot tās iedzīvotāji, tu zini, tas jau arī tās centrs ir jau pateikt konkrētu lokāciju, viņi zinātu, ka tas nav Pludmalē, bet tas ir 200 metrus tālāk pie skolas. Un vēl man jautājums ir kaut kāds vecuma ierobežojums, teiksim, bērniem līdz kaut kādiem gadiem, kad nebūtu, vai pieaugšu uzraudzībā, vai kā?
Jā, tur es tam trenežeriem vismaz arī bija uzlīmāts 14 plus. Jā, tagad tas ir Eiropas standarts. Tāpēc tas ir tas stāsts par podniekiem, kad man šķiet, ka podniekos nebūtu labi likt šādu sāra trenežierus, jo tur bērnus laiž vienus pašus jau no 1. klases un pat bērndārs. Pat cik es pati tur esmu, man ir bērndārs vadītāji podniekos un zinu, ka arī pat vecākās grupiņas bērni vieni paši tiek laisti. Un tas būtu nedroši. Viņi tur viņi noteikti ložņētu, tas ir pilnīgi noteikti, jo tas būtu tāds interesants objekts. Un tāpēc man liekas, ka centrā, kur ir kaut kādā tādā kontrolētā vietā, kur, tur ir jāskatās noteikti, kas tur vēl ir apkārt. Ja tam bērnam, ja tam mazajam tur, piemēram, nekas cits nav ko darīt. Pašlaik tur ir tāds slikts laukumiņš. Tad varētu būt, ka viņi tur ies interesi pēc, ka vienkārši viņiem cits īsti nav ko darīt. Bet kopumā īstenībā šobrīd arī Eiropā tā tendence tāda ir, ka pašvaldības veidot tieši tādas, tā teikt, multizvēlus, ko darīt gan po pieaugušajiem, gan bērniem, gan jauniešiem, un kur būtībā viss ir tādā nelielā attālumā viens no otra. Un tad arī īstenībā tiem vecākiem foršas. Man pašam arī 2 bērni, es zinu, ka citreiz aiziet uz to laukumiņu, tu pats ir kā, tad bērni tur skaida apkārt, tev pašam viss nav ko darīt, tu telefonā sēdi. Tā vismaz tur aiziet kaut vai nedaudz pats pavingrot vai kaut ko produktīvi padarīt. Mums, piemēram, 2 trenežeri, ko mēs pagājušajā uzstādījām, pirmie ir Upes ciemā, Rokužu novadā, pie Bēļu mūzikas un mākslas pamatskolas. Un tur tas stāsts ir tieši tāds pats, un tur arī sanāk, ka bērni iet, kamēr bērni tur spēlējas laukumiņā vai skateparkā, tikmēr vecāks, pat varbūt, ja viņš nav plānojis tur iet, viņš nav ko darīt, aiziešu kaut ko tur bišķi padarīt. Jā, tas ir pilnīgi pareizs koncepts. Es arī Garciemā savā laikā tieši tādā pašā veidā mums arī ar projektiem pat rakstīja projekts 3 laukumiņu mazākais, vidējais un pieaugušajiem un viss vienā teritorijā. Tas ļoti labi strādā. Iesim tālāk. Tālāk tur, tie vecuma posmi, kas tur izmantoja šos trenežierus vairāk. Jā, tur arī tā iepriekšējā slaidā bija tie atvērtie komentāri, ko es varbūt par to vecumu posmu pieminēju. Tur tieši īstenībā arī bija tas, ko mēs arī jau nedaudz, kam mēs pieskārāmies, ka cilvēki bija rakstījuši, ka pārsvarā tiek izbūvēti šie bērni no tāda laukuma, un bērniem it kā ir ko darīt, bet tiem pieaugušajiem vai jauniešiem bieži vien īsti nav tās aktivitātes, kas būtu tās brīvpieejas. Un īstenībā tas galvenais nodokļu maksātājs, viņš arī grib, lai viņam to kaut kādu brīvpieejas infrastruktūru kvalitatīvi uztais, un tad viņam arī ir prieks par to, ka viņam arī kaut kas interesants. Un tad tie komentāri, man liekas, 2 bija tādi, kas tieši to arī bija pieminējuši. Bet, visam noteikti neiesim cauri, bet jūs pēc tam varat sīkāk palasīt, un tādi vērtīgi īstenībā tie komentāri. Jā. Tā kā, tas par to prezentāciju atsauksmēm, un tur tāds mans priekšlikums, kad mēs visi atbalstu saprotot, ka šo visu vajag, tad ir tā, ka principā daļumē no trenežieriem jau pastāv iespēja mums nopirkt šogad, jo no Cernikavas stadiona rekonstrukcijas ir, tā teikt, 30,000, labi, kur 5,000 tā kā iet jau ar domu novirzīt punktu trases projektēšanai, bet 25,000, protams, to skatīs finanšu komiteja, kur tad rakstītu to domas lēmumu projektu, kad pastāv 25,000 jau pārvirzīt āri trenežieru iegādai. No Cernikavas stadiona vai no Ādas? No Cernikavas stadiona rekonstrukcijas projekts, kur ir paredzēt 30,000 tur, bet kuri Lētāk sanāks? Tur, labi, tu tevi iedzināties. Nē, tur lētāk tur nesnāca vienkārši. Bija daļa, kas sākotnē bija mums paredzēts pašvaldībai, ko darīt, bet to tāpat tās dara būvnieks. Līdz ar to tā nauda paliek tā teikt brīva, un ko varētu novirzīt šādiem mērķiem. Bet, ka tur provizorisā tām, lai iegādātos 4 trenežierus, tur kopā vajadzētu 34,000. Tas, labi, tu, protams, ir iepirkums parādīs, bet sanāk, ka mums 9,000 pietrūks. Tad vai iegādājamies 3 trenežierus šogad, un tad savukārt tas nākamo gadu kā priekšlikumu paredzēt varbūt tās budžetā nākamajiem, vai šogad meklējam vēl papildus uz 9, savukārt vēl nākamgad vajadzētu, piemēram, mazāk to naudu. Kāda vienkārši, kā jūsuprāt labāks risinājums, vai šobrīd ejam to, kas mums tiešām ir budžetā, kur veikt budžeta grozījums, vai tomēr prasīt papildus vēl bišķi. Tas ir kopā?
Mēs sanāk kopā 34 000 būtu. 4 trenažieri, piegādi, platformas. 4, jā. 34 000. Un tajā brīdī mums bija 9. 9 trenažieri. Ja tur ir, tā tāmīka, tur aptuvenā ir, es varu, nezinu, nosūtīt iemest čatā. Kad pats trenažieris maksā plus 5-800 plus PVN, tad ir piegādi un platforma maksā vienam 6,20. Šitie jau lietot, vai lētāk nebūtu? Viņi jau tagad jaudojā. Viņiem ir certifikāti, ka Viņam nav rūtītais tērauds. viņi ir certificēti. Jā, viņi ir certificēti, viņiem ir drošības certifikāts. Noteikti, jā. Tur jau bez certifikāta mums nevajag, jo mums publiskās vietās mēs varam tikai certificētus uzstādīt, jo mums vajag reģistrēt un pārnūkt tos visus laukumus. Kāds ir viņiem tas kalpošanas laiks, tāds paredzamais? Tas paredzamais kalpošanas laiks Kā specifikācija to visos? Viņi ir projektēti ražot Somijā, līdz to viņi tā ļoti piemērot tādam mūsu klimatam patalskā. Ziemeļā. Arī, jā, lai viņi ziemā var izmantot. Un tāpēc arī tā konstrukcija arī tiek ražot no nerūsējošā tērā, no viņa vēl iesturīgāk par berzu un tādām lietām. Bet arī no paša ražotāja, tad trenažierim ir 3 gadu rūpnīcas garantija, kas ir pilnīgi visam. Tad ir šim trenažieru rāmim ir pagarinātā garantija 5 gadi, un pret izrūsēšanu ražotājs no 20 gadu garantija. Viņš ir tāds, tiešām, viņš nav pats lētākais trenažieris, bet viņš ir tāds tiešām ilgam laikam un viņš ir tiešām kvalitatīvs. Kā viņš jākopja? Tas ir arī viena no tām labajām lietām, ka viņš praktiski nav jākopja. Viņam ir tā, ka, teiksim, mēs nodrošinām tā trenažera apskatu un tādu regulāru apkopi 2 mēnešus pēc uzstādīšanas, 12 mēneši, 24 un 36, tad reizi gadā būtībā. Pat to vienmēr nevajag, jo tie visi tie gultni, kas viņiem ir tie skatās tikai bez apkopi. Jā, un tad pārstāv mēs viņu, teiksim, tā vizuāli apskatām, lai tur viss ir kārtībā. No jūsu puses savukārt, protams, arī vienkārši tā vizuāli apskatīt, pa laikam viņu pastīties, vai tur viss ir kārtībā. Un tā, bet tāds baigās apkopis viņam nevajag. Tā viens gultnis, viens trenažieris izmaksāt vidēji 7-800, jā. Tas ir PVN. Tas ir PVN, jā. Bez PVN ir 5-800, bez PVN. Tas 3-4 un 4 trenažieri. 4 trenažieri ar pamatniem, kur viņus var, jā, tā drīz darīt. Lūdzu, Andra. Jā, man ir jautājums. Jā, 18 zinot, piegādi. redzot, arī pēc izmantošanas, tad viņi ir kvalitatīvi, bet zinot šo tirgu, vai cik jūs esat konkurētspējīgi šajā pakalpojumu tirgu, lai nebūtu tā, ka tas ir iepirkums, protams, neapšaubām, bet lai nebūtu tā, ka pēkšņi mums ir kaut ko līdzīgu, pa lētāku, un beigās tas nav tā vērts šis pasākums. Kāda ir tā jūsu cenu politika? Jā, tāda mūsu cenu politika ir tāda, ka būtībā tas, uz ko mēs vērtējam, ir tā kvalitāte. Līdz to cenas ziņā mums ar, teiksim, kaut kādiem līdzīgiem, mazāk kvalitatīviem produktiem īsti nav izredzes konkurēt. Tāpēc arī, teiksim, ja jūs šādas trenažierus izvēlaties un jums arī svarīgi tieši tā kvalitāte, tad jums noteikti arī tajā specifikācijā jāparedz tās kvalitātes rādītāji un tie lietojumības, teiksim, tās funkcijas. Lai jūs tiešām varētu nopirkt to, ko jūs vēlaties, lai nebūtu tā, ka publiskā iepirkumā par zemāku cenu jūs nopērkat to, kas jums pašiem pēc tam nepatīk un kas iedzīvotājiem patīk. Bet, tur mēs, protams, varam konsultēt. Arne, bet sporta daļas budžetā jau šobrīd visas aktivitātes notiek un viss ir, un tur nekāda ietaupījuma nebūtu. Šobrīd izstāst tā, ka, piemēram, pēc ieņēmumiem, man sporta nodaļas budžetā bija plānos, ka mēs ieņemsim šajā gadā 61 000. Šogad līdz jūlijam, ieskaitot jūliju, ir iekasēti jau 46 000. Mēs reāli pa Belbaseinu un pa to ziemā parasti 8 000 mēnesī. Līdz ar to es paredzu, ka mums būs, principā, to ieņēmumu pārpildu. Labi, es nezinu to, vai var to pārpildi nodalīt, piemēram, taisnīgi sporta, vai tur skatās vispār, gan jau skatās par kopējos ieņēmumus, varbūt tas kādam nav izpilde, līdz tas kompensēs, bet pēc būtības, provizoriski ņemot arī iepriekšējos gadus, redzot šā gada, tā teikt, ieņēmumu to izpildi, es paredzu, ka mums būs vairāk nekā tie 61 000, kur ir reāli rastos, principā, tie, nepieciešami 9 000 plus mīnus eiro. Jā.
Tas skanētu labi. Nē, tas skanētu labi. Es saku, nezinu, kā tas ir. Tas ir jārunā tad ar finanses, vienkārši kā skatās to kopējo budžeta ieņēmumu izpildi. Bet, jo šobrīd par tādiem budžetā grūti teikt, jo to es varētu, nezinu, uz kaut kādu oktobra beigām, bet tad līdz ar to tur nevarētu paspēt nekāds iepirkums, ne kaut ko tādu, vismaz izlaist. Tā kā tas jau būtu pa vēlu. Es kaut kā saredzu, man šķiet, ka šis tas nav stāsts varbūt par tagad šobrīd, bet uz priekšu, ka šis varētu būt stāsts arī par lauku atbalsta dienestu finansējumu. Iesaisti šādu te, jo... Es parunāšu ar attīstības daļu, kā kādā veidā varbūt tās ir kaut kādi projekti, varbūt tās ir tāds, kad ir daļa pašvaldības un daļa... Jo tur ir 70%, ja es nekļūdos, ja nav mainījies kaut 70% parasti lauku atbalsta dienas finansējums, 30% pašvaldības, un tad tas arī jau būtu pavisam cits stāsts. Protams, ka tur ir jāzina, kad ir kārtas. Es pašlaik nesakoju tam tā aktīvi līdzi, bet tas noteikti būtu, teiksim, šogad, mēs vairums vienojamies, ka tas ir vajadzīgs. Es ar visām 4 pāri, kad šogad mēģinam to īstenot par, teiksim, kaut kādus 3 vai 4 trenižierus par to finansējumu, kāds mums būtu pieejams, bet varbūt, ka nākamgad plānojot, mēs varam tiešām jau sadarbībā ar attīstības nodaļu un to lauku atbalsta dienestam, ja viņiem ir šāds kārtas, tad tam nevajadzētu būt pat sarežģītam. Ir pat arī, ka pašvaldībām pat 90% finansējums ir no lauku atbalsta dienesta un 10% ir pašu finansējums. Un tieši šāda teritorijas labiekārtošanas projekti, viņi ļoti labi iet, un mums ir tas, var domāt arī par to, kā Carnikavā varbūt šos uzstādīt, jo tur ir vēl tas ka tā ir piejūra, un tur ir tas zivsaimniecības fonds, iespējams, ka no tā... Jā, tas tieši tā. Katru trenižieru nosauksim zivs vārdā. Nē, tur ir tas, ka no zivsaimniecības fonda tur ir jābūt piejūras teritorijām. Iespējams, ka Ādaži tur varētu nederēt, bet Carnikavu varētu derēt, un lai nav arī stāsts par to, ka viss notiek Ādažos un Carnikaviešiem nekāds. Šis ir tāpat, ja skatās pēc, ka tie trenižieri, kas ir teltī, viņi jau tuvīt ir beigušies. Viņi jau cik jau... vēl jau vairāk par to var padomāt kompleksi. Tāpat ir to jāskatās, kā tur uz... Varbūt daļēji pusi šeit un tad kā nākošais. Nē, to jau tāpēc, ka ir tās platformas, jau ir tāpēc, ka viņas jau var kaut kā gadu no gada vienkārši no vienas vietas uz ciemu vēl kaut kur var vadāt. Gan par to noteikti ir, un arī, teiksim, to message, kā nodot arī mūsu iedzīvotājiem, kad mēs varbūt šogad atbalstam šeit, bet domājam, kā to īstenot abos pagastos, jo tas būtu ļoti svarīgi. Un es esmu par to, kad labāk liekam labus, kvalitatīvus, ilgi stāvošus, drošus, nekā kaut ko ātri ķep pagaidīt. Jo te jau arī bija vairāk komentāri kaut kā no iedzīvotājiem, kad, principā, labāk jāra trenižieri, ko ir izmantojuši. Kad ir, bet viņi ir šeit jau, principā, jau tā kā profesionāli tā kā ir iekšā telpās sporta zālēs, ka viss tās funkcijas un svara regulācijas un viss arī citi jau ir, ka viņi tikai uz pašu savu masu apmēram, bet es jau nevaru veikt nekādas kvalitīvas treniņas, principā. Bet varbūt tiešām tad 5 trenižieri vienā pusē, 5 otrā, un pa ķermeņa grupām katrā pa vienu, un tad kā maina viņus kaut kādā brīdī, vai arī aizbrauc, cik ir Carnikā nāc. To jau tādā ziņā, to jau mēs varam jā, bet abās pusēs to likt, lai nav tā, ka Raivs saka, tur jau viss ir gandrīz sagruvis, tur vairs nav nekā, tas nozīmē, ka... Bet tur vajag noteikti ar Jūrazemi šo te jautājumu izrunāt, jo Carnikavā ir lielākas iespējas tiešām dabūt to zivsaimniecības fondu finansējumu nekā Ādažos, jo mēs tīri teritoriāli... Man liekas, cik es pētīju tos iepriekšējos kaut kāds iepirkums, kas ir bijuši par kaut kādu tādu, jo man liekas, tur lauku atbalsta dienas finansējumu tieši nevar izmantot novada centros. Mēs esam jau pilsēta. Tur ir sarežģīti. Noteikti šis ir... Labi, šeit jebkurā gadījumā runāt ar attīstības daļu, bet tas būs nākamā. Uz nākamo pilsētu es tiešām nevaru pateikt, bet... Par pilsētu vairs ne centrus. Lai tur mūžas jau paliek kā, atceries, lai lauku atbalsta dienas varētu. Jā, nē, te es domāju, ka viņu tādu pa pusēm likt ir, man liekas, muļķīgi. Protams, ka tas, ko tu saki, izrunā ar attīstības
izglītības daļu un vēl kaut ko, vienmēr vajag pastīties kaut kādu naudu pievilkt no malas. Tur vajadzētu vienalga skatīties tajā virzienā, kad gan normāls komplekts. Kāpēc nē? Vieta ir. Šobrīd šī gada budžeta principā tas varētu iet priekšlikumu vienkārši šos veikt budžeta grozījumus. Šī gada budžetā mēs gan vienā pagastā, gan otrā, katrā pieņus nevarēsim. Tas ir šobrīd runa par tiem principā, ir tas saprotam, ka plus-mīnus vai 4 vai 3. 3 mums principā sanāk, tā kā pārdalot to budžeta grozījumus, vai 4 tad sameklē papildus naudas. Un tad jau uz priekšdienām skatīties uz nākamo gadu arī tos atbalsta dienas piesaistīt. Jo visiem katrā ziņā šogad es neredzu kur, bet šis 4 komplekts, es domāju, ka būtu paceļams. Šķiet, ka ja būtu jāiet uz to 4, bet, protams, ka tas ir finanšu jautājums. Es izmēšu jau ar finansiem arī. Tad mēs šo jautājumu... Jebkurā gadījumā, šeit jau arī kā informatīvais ziņojums, kur es tā kā vēlējos iepazīstināt rezultātiem. Un tad, tā kā saprast, vai komiteja konceptu atbalsta, kad es finanšu komiteju sniedzu priekšlikumus par 4 trenerežīru iegādēju, 3, principā sanāk daļai budžeta grozījumu un prasot klāt. Un tad jau finanšu komiteja skatīsies, neiedos klāt, iegādāsimies 3. Būs 3 šajā budžeta gadā. Būs konceptuāli paredzēt ar... Kā? Iepirkums jau tāpat būs. Nē, skaidrs, tāpēc jau gribās augustā saprast, lai septembrī var palaist iepirkumus un oktobrī tie trenežēri būtu. Tāpēc tur nevaram gaidīt oktobru, novembri, jo tam mēs šogad neko nepaspējam. Tāpēc deleģējiet man uzdevumu sagatavot domas lēmumu projektus finanšu komiteju. Tu ļoti labi nodefinēji, mēs to tev arī deleģējam, apsveic ar darbiņu. Paldies Cieviņiem, Ozolkungam par kvalitatīvo sportošanu mūsu novadiedzīvotājiem, kas bija pieejama. Un es aicinu balsot. Pirmkārt, mēs pieņemam zināšanai šo te informatīvo ziņojumu, un tātad, kā jau Vārnis teica, deleģējam viņam šo ziņojumu finanšu komitejā, jo tur ir finanšu ietekme, ja? Labi, uzsākam balsošanu. Kerolis, atvainojos, es varu pacelt roku vienkārši pirms jūs uzdot uzdevumu, gribēju vēl vienu komentāru, drīkst? Jā, Karina, lūdzu. Jā, paldies. Rociņas, atvainojamies. Viss kārtībā. Es gribēju vienu vēl uzdevumu kompleksu Arnim ar attīstības daļu izrunāt iespējas par dalību jūras zemē, jo tur šobrīd ir stratēģijas izstrāde, un es neesmu pamanījusi šādas aktivitātes tieši atbalstāmas, lai mēs saprotam vienkārši un nelolējam ilūziju, un arī gatavojot lēmumu uz finanšu komiteju par pieņemsim daļas realizāciju šogad, ir jāparāda to kompleksu, kāds viņš ir plānots, ka tā ir tikai daļa. Jo šobrīd arī mums nav ne gada plānā, ne rīcības programmā šī aktivitāte ietverta šī gada budžetā, tāpēc mums pie šī lēmuma jāparāda, ka tas ir jauna aktivitāte, no kuras daļu ir plānots realizēt šogad. Tas ir pie papildus pie šī uzdevuma, lai šie visi jautājumi ir atbildēti, jo lai mēs tad finanšu komitejā lemjam par finansēm, jo šī aktivitāte mums nebija plānā. Paldies. Par korekciju, paldies. Tā, esam nobalsojuši. Slēdzu balsošanu, visi 7 par. Paldies visiem iesaistītiem. Pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Paldies. Atradāt laiku un atbraucāt un izstāstījāt. Paldies mums arī par dalību šajā projektā. Man tas bija veiksmīgi, ka jums gan mums. Bija ļoti veiksmīgi, jā. Paldies. Uz redzēšanos. Ejam tālāk. Nākamais dienas kārtības jautājums par subsīdijām sporta sacensību organizēšanai. Arnis? Jā. Tā tika saņemti 2 iesniegumi no Latvijas petankas sporta federācijas par mūsu novadnieku dalību pasaules čempionātā petankas sportā. Budžetā nauda ir, iesniegumi atbilst prasībām. Un lūdzu atbalstīt 600 eiro piešķiršanu petankas federācijai dalībai sporta sacensībās. Jā, interesanti. Tās bumbas metās, kurš klāt.
Jāatbilst, tad jau viss. Nē, viss atbilst. Labi, ir kādi jautājumi, kolēģi? Tur notiek. Nu, Mums ir kādi sasniegumi līdz šim mums ir bijuši. Viņas ir Latvijas čempions. labi. Labi, kolēģi, tad es aicinu balsot, ja mēs atbalstām, un virzam uz Finanšu komiteju. Jā. Tas jau tā, kad ir tā nauda. Politikas, kad ir piesakās. Ir vēl tur mūsu pēc gada beigām. Paldies, visi ir par. Pabeidzu šī jautājuma izskatīšanu. Pārējām pie nākamā. Par kultūras projektu grāmatas EVI vēstures stāsti vāka un iekšlapu dizaina skeču izveidošanu. Linda. Labdien. Labdien. Tātad pēc nolikuma apstiprināšanas mēs jau esam saņēmuši 2 projektu pieteikumus finansējumam kultūras projektiem. Pirmais, tātad ir grāmatas EVI vēstures stāsti. Tas projekta mērķis tātad ir veidot grāmatu par EVI upinieci, kas ir arī Ādažu novada iedzīvotāja un jau sasniegusi 98 gadu vecumu, un tā grāmatas autori grib tādu tā kā meseģu caur viņas to dzīvi, arī drusiņu to novada vēsturi, tā kā tā grāmata, izskatās, ka, un arī tā tekstuālā daļa ir gatava, ka tā grāmata būs, tā kā vērtīga un mums novadā ļoti saistoša. Un savukārt viņi prasa finansējumu vāka un dizaina veidošanai, un tātad tās projekta izmaksas ir kopējās ir 14 918 eiro, un par cik mums maksimālais finansējums ir 1000 eiro, ko mēs varam piešķirt, tad viņi arī prasa šo tieši grāmatas vāka un dizaina veidošanai. Projektā izstrādes termiņš ir šī gada decembris, un tātad izpildītājs ir Sijā Aminārī, kas ir arī grāmatu izdevniecība, un attiecībā par šo arī mums ir bijusi sadarbība. Tātad projektu mēs kultūras centrā esam izvērtējuši, un tie punkti no 27 iespējamiem ir 24. Un, projekts ir saistošs tā kā mums, un es lūdzu atbalstīt, piešķirt šādu summu. Kultūras centra budžetā tātad kopējais finansējums visiem projektiem gadā ir 10 000 tas atbalstītais, un maksimālais finansējums vienam projektam ir 1000 eiro. Lūdzu atbalstīt. Paldies, tālāk Linda. virzīt droši vien uz domas-sēdu apstiprināšanu. Nē, uz finanšu nevajag, un man liekas uz domas-sēdu. Pēc nolikuma ir domas-sēdu. Jā, tāpēc, kad līdzekļi ir paredzēti, tur nav nekāda izmaiņa, neko. Paldies, manuprāt, skaidrs, ka ir jāatbalsta, jo šāda māksliniece Latvijā vārdu zinām un cienījamā vecumā. Viņi var izstāstīt visu kaut ko, arī ir 3 zvaigžņu ordeni saņēmusi un visāds apbalvojums, un arī galā dāvinājusi pašvaldībai bronzas skulptūras un izveidojusi mums to simbolu. Jā, un tas ir tagad tas goda ādažnieka simbols tagad, protams. Balsojam. Jā, un virzam uz domas-sēdi. Esam nobalsojuši, slēdzu balsošanu. Visi vienbalsīgi par. Paldies, Linda. Pabeidzam. Jā. Par studentiem šo jautājumu pabeidzam un pārējām pie nākamā. Par finansiālu atbalstu sniegšanu Latvijas Kultūras akadēmijas un studijas Neonorma īsmetrāžas spēļu filmai Ziemeļpols. Linda, lūdzu. Tātad un otrs projekts, kas ir saņemts, ir tātad Kultūras akadēmijas studentu, no kuriem viens students, kas arī ir šīs filmas režisors, ir Ādažu novadā deklarēts puisis. Sadarbībā ar Sijā Neonorma veido izmetrāžu tātad filmu par jauniešu dzīvi, tieši mūsdienīgi, kas arī tā mērķa autorija tai filmai būs jaunieši līdz 30 gadu vecumam, tad veido filmu.
Un viņi tātad šis jautājums jau vairāk kārt izskatīts gada sākumā, kad vēl nebija apstiprināts nolikums, un arī iepriekšējā komitejas sēdē un konceptuāli atbalstīts. Un viņi no tiem kopējās tāmes 44,873 lūdzu no pašvaldības 500 eiro. Jo tāmi mēs precizējām vairāk kārt, un tajā pēdējā, kas ir arī pielikumā šim lēmumam, tāme ir tātad 500 eiro. Un noteikti lūdzu atbalstīt. Pie tām arī šis režisors Roberts Anaks ir gan Ādažu novadā deklarēts, gan arī karnevāla jūtu dalībnieks, līdz ar to tur tās auditorijas ir dažādas. Šo otro filmu jātaisa? Jā, man liekas, ka pat es tik smalki nezinu, bet šeit pirmais tajā bija projekta kursadarbs un jā. Jā, kolēģi, aicinu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi, jo finansējums ir paredzēts kultūras budžetā. Uzsākt balsošanu. Esam nobalsojuši. Paldies. Vienbalsīgi par. Paldies Lindai. Labi, ka notiek tādas kultūras aktivitātes un ka mums tagad ir tas nolikums. Un man ir tiešām prieks. Aicināt uz Mēģu svētkiem, bet mums ir nākamajā sēdē arī Domas sēdē jau būs pēc? Nē, tā. 9. Ko es neko nezinu? Es arī nezinu, bet mēs uzzināsim. Kaut kad arī mēs uzzināsim. Jā, labi, paldies. Paldies. Tā pārējiem tālāk pie nākamā jautājuma. Par nolikuma, interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķa dotācijas sadalas komisijas nolikums projektu. Ligita un Alise lūdzu. Labdien! Tātad 2023. gada 12. jūlijā tika pieņemti jauni saistošie noteikumi par interešu izglītības programmas finansēšanu un īstenošanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā. Un mainoties tātad šiem saistošajiem noteikumiem, bija arī jāgrož tātad šis te komisijas nolikums, jo tātad šajos saistošajos noteikumos ir nācis klāt arī šī te būtība, kad komisijai ir nepieciešams pievērst uzmanību arī šo te privāto īstenotāju ne tikai vienkārši iesniegtajai programmai, bet arī izvērtēt, lai tā atbilst šeit valsts noteiktajam sadalījumam procentos. Tas ir viena lieta, ko noteikti darīs šī te komisija. Tātad, un ir jāsaprot, kā tad šī komisija vērtē un sadala tikai tos līdzekļus, kas ir palikuši pāri, ja izglītības iestādes nav varējuši apgūt tātad šo te finansējumu. Un tātad privātai īstenotāji iesniedzot, komisija izvērstēs šos pieteikumus, atbilstību izvirzītajiem kritērijiem un arī tātad dos šos te apstiprinājumus. Šeit tātad ir redzams arī šie te pienākumi. Ir redzams, ka iepriekšējā gadā mums arī bija šādi noteikumi un tie zaudē savu spēku. Tāpēc lūdzu apstiprināt un virzīt uz domas sēdi. Vai virzīt finanšu komiteju, tad atsauc arī uz finanšu komiteju? Vai uz domu var virzīt? Ligita, vai būtu vajadzība arī finanšu komitejai skatīt šo dokumentu? Īsti nav, jo tas ir tam viss nepieciešamais finansējums, ja viņš ir bijis vajadzīgs, viņš ir paredzēts. Un šeit tādu, jo tas ir valsts finansējums, kas tiek arī sadalīts, tas nav pašvaldības. Līdz ar to. Jā, paldies, Ligita, visu sapratām. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Aicinu balsot un virzīt uz domas sēdi. Uzsāk balsošanu. Paldies, esam visi nobalsojuši. Vienbalsīgi par. Pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Un Ligita turpinās arī ar nākamo, kas ir par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķa dotācijas sadalas komisijas apstiprināšanu. Lūdzu, Ligita.
Un tātad, lai varētu arī uzsākt šo te darbu, mums ir nepieciešama šī te komisija. Komisija sastāv no 4 cilvēkiem: Ligita Anspuka, Arnis Rozītis, Alise Timermana Leiksdiņa un Edgars Liepiņš. Komisijas priekšsēdētājs Edgars Liepiņš. Arī lūdzu apstiprināt un virzīt uz domas sēdi. Kolēģi, vai ir vēl kādas vēlmes? Lūdzu, Raivis. Man jautājums par Alisi Timermani, jo viņa, man liekas, pat arī piesaka interešu izglītības politiņas. Vai vairāk nepiesaka? Ok, tu viss kārtībā. Viņa izglītības nodaļā atbild par interešu izglītību. Jā. Ok, viss kārtībā. Labi, tad... Nolikums arī pasaka, ka viņa nevar izvērtēt tādus pieteikumus, kur, ja viņa būtu pieteicies, tad viņa arī to nedrīkst nemaz darīt. Tas paldies. Sapratām, jā. Paldies par skaidrojumu. Uzsāku balsošanu un tātad virzam kontekstā ar iepriekšējo jautājumu arī uz domas sēdi. Nobalsojam. Paldies. Pabeidzam šī jautājuma izskatīšanu. Paldies, Ligita. Tu kaut kad laikam vēl uz beigām atgriezīsies pie jautājuma. Bet tagad pāriem pie nākamā jautājuma, šodien jau 9. dienas kārtībā, par nolikuma projektu konkursa atbalsta programmas neformālās izglītības pasākumu, tā skaitā latviešu valodas apguve Ukrainas bērniem un jauniešiem īstenošana nolikums projektu. Lūdzu, Kristīne. Jā, sveicināti, vai jūs man dzirdat? Viss kārtībā tehniski? Jā. Viss kārtībā. Jā, kā jau zinat, Ukrainā karš turpinās, un tas, ko mēs tā kā varam darīt, ir atbalstīt bērnus, kas ir pie mums. Un Valsts izglītības satura centrs ir paredzējis projektu, kā šiem bērniem, kas ir katrā novadā, palīdzēt ar latviešu valodas apguvi. Bet šī latviešu valodas apguve notiktu caur dažādām aktivitātēm, ekskursijām, pārgājieniem, iespējams dažādiem muzeja apmeklējumiem. Tā, lai šie bērni ne tikai sajustos skolā latviešu valodu, bet arī neformālā vidē, un tas ir tas, ko mēs ar šo projektu vēlamies panākt. Paredzēts mērķa auditorija ir 5 līdz 8 gadus veci jaunieši un bērni, 5 līdz 18 gadus vecums, un projekts ir jārealizē līdz novembra beigām. Tā kā mēs paredzējām, ka tas varētu būt skolēnu brīvlaiks, kad bērniem ir brīvāks laiks no skolas un dažādām aktivitātēm, un esam uzrakstījuši nolikumu šim konkursam, lai tā kā piesakās visi tie, kuri vēlās šos aktivitātes realizēt. Un, jā, tas ir arī viss, nolikumā ir sīkāk aprakstīts par to, kas var pieteikties, kāds ir finansējums katram bērnam, un šo nolikumu, ja mēs apstiprinām, tad sludināsim, lai mums šiem bērniem ir iespēja apgūt latviešu valodu neformālā vidē. Vai ir kādi jautājumi? Tā. Ir kas vajadzēja? Cik tādi bērni varētu būt, apmēram skaitliski? Šobrīd ir tā, ka tie varētu būt kādi 10 līdz 12 bērni, bet visdrīzāk jau augusta beigās, kad tuvosies skola, šie cipari varētu būt arī savādāki. To es viņus arī mēģināšu apzvanīt, jo, zināms, ka tie vecāki arī grib tomēr kaut kādā veidā iespējams atgriezties, un tāpēc tas cipars nav prognozējams, bet mēs priecāsimies par katru bērnu, kurš iesaistīsies šajā projektā, pēc iespējas lielāku skaits. Es pareizi sapratu, doma arī iesaistīt latviski un krievalodīgi runājušos novadu bērnus, respektīvi tā kā integrēt, ka visi tie bērni tur grupiņās integrējas, ejot uz tiem pasākumiem, vai ir tikai speciāli tā kā programma šiem 10 vai 12 bērniem? Vispār tas ir domāts, jā, tikai tā kā ukraiņu bērniem, jo šī programma tieši ir paredzēta tā kā tieši viņiem. Jo sanāk tā, ka iespējams, ka ja būtu gan latviešiem, gan ukraiņiem, tad iespējams latvieši būtu vairāk un tad ukraiņi mazāk, un tad tas jēga sāktu zust, tāpēc šī projekta mērķis tieši ir ukraiņu bērni. Es vienkārši domāju par to, ja mērķis ir, lai viņi labāk apgūst latviešu valodu, skaidrs, ka tādā komunikācijā, arī neformālā vidē droši vien, ka tas varētu notikt varbūt ātrāk, es tā.
Es vienkārši mēģinu iztēloties, kā tas praktiski ir. Tad ir tā grupiņa šo 10 bērnu, un tad viņi tiek vesti uz dažādām iestādēm, vai kaut kur vesti, ja kaut kur iet. Un tad viņi ir tikai savā vidē, tad jau viņi runās ukrainiski vai tad kā viņi to latviešu? Tur jau ir pedagogi, kas par to ir atbildīgi. Jā, tā doma ir tāda, ka tas skolotājs ir tas, kurš tā kā viņus vadīs, jo viņi savā vidē iespējams, kad runās arī latviski ar šo pedagogu un nejutīsies tā, kā vai saka, nērti, ja tur būs latviešu bērni un viņi nekautrēsies. Tas varbūt tās ir tā doma. Ideja jau, protams. Kristīna, mums vajadzētu uz finanšu komiteju šo jautājumu tālāk virzīt. Es domāju, ka nē, jo šis ir 100% valsts izglītības satura centra finansējums, tāpēc no pašvaldības nekas tāds nav. Skaidrs, ļoti labi. Paldies, Kristīna. Uzsākam balsošanu un virzam jautājumu uz domas sēdi. Aicinu atbalstīt. Paldies, esam nobalsojuši. Vienbalsīgi par. Pabeidzam šo jautājumu un pārējām pie nākamā. Par projektu konkursa atbalsta programmas, neformālās izglītības pasākumi, neskaitā latviešu valodas apguve, Ukraiņas bērniem un jauniešiem īstenošanu vērtēšanas komisiju. Lūdzu, Kristīna, turpina. Jā, sekojoši nolikumam ir arī jāizveido komisija, kura tad lems par šo aktivitāšu organizatoru dalību projektā. Pēc nolikuma ir 4 komisijas locekļi. Es ceru, ka mums būs ko apstiprināt, tāpēc komisija ir jāizveido 4 cilvēku sastāvā, un tas ir šis lēmums. Kolēģi? Kārtībā? Labi, paldies, Kristīna. Atbalstīt komisijas sastāvu un arī šo jautājumu virzīt uz domas sēdi visu deputātu kopumam. Esam nobalsojuši, paldies. Vienbalsīgi par. Pabeidzam šo jautājumu. Pāriem pie nākamā. Par grozījumiem Ādažu novada pašvaldības domes 2022. gada 3. maija protokola lēmumā numur 18 paragrāfs 6 par pirmsskolas izglītības un bērnu uzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotāju bērniem. Ligita, lūdzu. Tad stāstu par Ukraiņiem mēs turpinām, un tātad šis te atbalsts jau tika lemts pagājušā gadā, bet mainoties mūsu pašu tātad šim te finansējumu, ko mēs piešķiram privātajām izglītības iestādēm, ir veikti grozījumi 1. punktā, lai nevajadzētu katru reizi, kad mums šis finansējums mainās, jo tas atbilstoši likumam, lai nevajadzētu norādīt šo konkrēto summu, ir uzrakstīts tā, lai mēs atbilstoši tam noteiktajam varētu arī izmaksāt. Un otrs grozījums ir par šo te priekšfinansējumu saistībā ar ēdināšanu. Tad tas ir par pirmskolas bērniem, jo valsts šobrīd vairāk nepiešķir tātad šo te finansējumu, tāpēc arī šis punkts šeit tiek svītrots. Lūdzu atbalstīt un virzīt uz domas sēdi. Sapratām, kolēģi, ir kādi iebildumi, jautājumi? Lūdzu, sniedze. Es neredzu. Šeit nav e-pastiem pievienots Patnis. Patnis nav arī informēts par šo te, jo mums ir tieši Ukrainas bērniņš. Es rakstīju, vispār vēstuli nosūtīju 31. tika nosūtīts. Pie e-pastiem Ligita apskaties, tur nav Patņa e-pasts. Šeit labi pievienosim. Tas ir 1 un
Es īsti nesaprotu. Tad sanāk tā, ka Ādažu novadā deklarētie bērni, kas ir mūsu Latvijas pilsoņi, viņiem ir 365 eiro līdzfinansējums, bet ukraiņu bērniem 285, pareizi? Nē, šis līdzfinansējums ir tieši tāds pats kā mūsu bērniem. Tas ir atkarīgs no vecuma. Tad šis līdzfinansējums mums iedalās divās grupās. Tātad bērni, kas ir sasnieguši pirmsskolas vecumu, tur ir mazāka šī naudiņa, bet līdz tam vecumam tad ir šie 365. Bet tas nav atkarīgs, vai tas ir ukraiņus vai latviešu, bet tas tiek noteikts tātad šajos parasti gada sākumā par pašvaldības izmaksām privātajā pirmsskolas izglītības iestādēm. Un tiek nolēmts tātad tā summa, tur ir tāmi, tur ir noteikts valsts šī kārtība, kā tad tiek aprēķināts, un tas tiek noteikts, un vienkārši šeit netiek mainīta šī summa pēc būtības, jo viņa šogad ir tikusi maksāta pēc šiem konkrētajiem noteikumiem, kas ir bijis, un viņa arī ir atbildusi, kāda ir šiem privātajām izglītības iestādēm. Es vēlreiz akcentēju. Es saprotu, ka ir divi dažādi vecumi. Tur ir lēmuma projektā ir minēts 285 eiro mēnesī, bet mums līdzfinansējums ir 365 eiro mēnesī. Tas ir bijis pagājušā gada. Tas ir bijis tas, kas ir bijis pagājušā gada. Pagājušā gada šīs summas tādas ir bijušas, un viņas ir, tās ir bijušas pagājušā gada summas. Bet mums kas tika apstiprinātas šajā. Kāpēc mēs liekam pagājušās summas? Mēs neliekam, te ir vienkārši skaidrojums, ka tādas viņas ir bijušas, kad viņas ir bijušas protokola lēmumā, bet šobrīd mēs neliekam konkrētu summu, bet mēs ieliekam, kad tur tiek paskaidrots, ka pagājuši gadu. Tāpēc nerakstīs nolemjošo dažu. Tas bija liesi. Noteikti kārtībā. Sākumā teikt, ka nebūtu katru reizi jāpārliek par summu, viņi ieliks atbilstoši pienāktajiem. Tagad šī būs loģiskā. Tā ir. 285 ir pagājušā gada atsauc, ka pagājušā gada bija lēmts tā, tāpēc šogad groza, lai nav konkrēta summa, bet ir atbilstoši. Un pēc MK noteikumiem jau viņi mainās, kā mēs zinām šī summa. Ja? Un par ēdināšanu vēlreiz. Tātad Ādažu novads maksāja šo te priekšfinansējumu, un tad valsts tā kā nodrošināja. Šobrīd tāda pakalpojuma vairāk nav, tāpēc arī šis punkts tiek svītrots, lai nemulsinātu, jo arī saistībā ar šo te pedagogu, šo te priekšfinansējumu šobrīd ir zināms, ka līdz 31. augustam viņš ir, bet šobrīd vēl tiek lemts, vai tas saglabāsies, nesaglabāsies, vēl nav tādas informācijas. Tāpēc arī tas punkts, iespējams, varbūt nākošu mēnesi nāksies arī grozīt. To mēs skatīsimies, kāds būs tas valsts lēmums, bet šobrīd tā ir tā informācija, kas mums ir pieejama. Tad tas sausais atlikums ir tāds, ka par ēdināšanu ukraiņu ģimenēm ir iespējams saņemt atbalstu vai nav? Ir iespējams saņemt atbalstu 1. līdz 4. klase. Tikai 1. līdz 4. klase un pirmsskolā nav? Jā. Varbūt, ka vēl kaut ko pirms septembra nolems, tu zini, kā tiek pēdējā. Bet uz šo brīdi, doto brīdi, nav tāda līdzfinansējuma. Bet ja viņiem, teiksim, ir sadarbībā ar sociālo dienestu, tur varētu būt kaut kāds atbalsts. Ja, teiksim, viņiem ir daudz bērnu ģimenes un teiksim, ir viņiem visiem līdzīgi. Tas ir savādāk, tad tas finansējums tiks maksāts konkrētai ģimenei. Šajā gadījumā mēs maksājām iestādēji. Ja šajā gadījumā tas ir savādāk, šeit iet runa par to, ko pieprasa pati iestāde. Ja domā par sociālā dienestu, tad tur griežas šī konkrētā ģimene, un tad sociālais dienests viņiem piešķir šo finansējumu, jo ir dažādas iespējas, tur ir jāskatās arī, cik ilgi viņi ir uzturējušies un dažādas alternatīvas, bet tur sīkāk sociālais dienests noteikti varētu paskaidrot. Bet jāatzīst, ka arī apkopojot šos datus, ka īstenībā mums šo bērniņu nemaz tik daudz nav. Šobrīd manā sarakstā ir 7, bet
Divi no tiem šobrīd jau ir uz jautājumu brīža, un ir arī paziņojušas citas iestādes, ka šo bērnu nav, un iespējams, ka šis saraksts īstenībā ir daudz mazāks. Tāpēc skatīsimies, kāda būs tā reālā situācija, jo šobrīd tiešām uz vasaru ir izbraukuši, un tad visticamāk, lai apzinātu to reālo vajadzību, tur tad ir jāapzina, bet tas jau ir sociālā dienesta pienākums. Tātad, Tie 7 ir privāti? Pirmskola, tieši par pirmskolu. Ja mēs domājam par pirmskolu vispār, ja mēs skatāmies šobrīd vispār mūsu novadā, jo kopā mums ir 106 ukraiņi vispār. Un no 0 līdz 2 vecumā mums ir 2 bērni, no 2 līdz 18, 26, bet tas, es atgādinu, ka tie ir dati, kas ir sistēmā. Un tad, kad tiešām sāk pārbaudīt, jo nav tā, kad viņi uzreiz paziņotu, kad viņi ir atgriežušies, un vasarā ir tas periods, kad viņiem visvieglāk to ir izdarīt, jo skola nenotiek un dažādas lietas nenotiek, un arī darba meklējumi un daudzas citas lietas, tāpēc jā, to reālo skaitli šobrīd mums ir ļoti grūti, bet tas nav liels, jebkurā gadījumā, diez vai viņš būs lielāks. Šobrīd mēs redzam, ka tas skaitlis pakāpeniski samazinās, bet situācija var būt dažāda, šeit tā prognoze nav tik viegli nemaz arī veikt. Bet, jā, jebkurā gadījumā iespējams, kad arī saistībā ar šiem jaunajiem grozījumiem, kas būs no septembra, tur arī būs varbūt kaut kas, bet šobrīd sazinoties ar izglītības ministriju, viņi man neko sīkāk nevarēja pateikt, viņi tikai teica, ka šobrīd viņi lemjot, bet neko sīkāk arī nepateica. Skaidrs, paldies. Jā, Antra? Man ir jautājums, varbūt ir no sociālā dienas kāds pieslēdzies, lai nebūtu tā, ka mēs septembrī saprotam, ka mums ir kaut vai viens tāds bērniņš, vai ir iespējams atbilstoši mūsu normatīvu, būtībā mūsu iekšējiem noteikumiem maksāt? Kā tu esi? Tas ir jānoskaidro. Tad tas vienkārši jāpaprasa būs sociālām dienestam. Nav neviena. Uz domas sēdi sagatavot atbildi, kad apstiprināsim. Lai varētu paspēt, ja gadījumā tiešām tas septembris, jo ir tā, ka tā viena ģimene, lai ir uzreiz arī saņem. Mēs neatduramies iet prasīt, un mums nav ko, mēs nevaram iedot, jo mums nav uz kā pamat iedot. Labi, paldies, Ligita. Tad balsojam, lūdzu, sāk balsošanu. Es varbūt nedaudz precizēšu, tad šobrīd tā doma ir tāda, ka mēs kā pašvaldība varētu finansēt šo te ēdināšanu. Pareizi saprotu, tiem, kam būs nepieciešams tomēr, bet caur sociālo dienestu. Tad. Ne caur sociālo dienestu? Es saku, caur sociālo dienestu. Mēs to nevaram bez sociālā dienesta klātbūtnes, šādus pieņēmumus. Mēs nezinām, kāda ir viņu likumiskā bāze un kā tas viss ir, bet varbūt, ka varētu noskaidrot līdz domas sēdē, vai tas būs iespējams vai nebūs iespējams, un tad kādiem ir jābūt kritērijiem, vai tā ir tikai daudz bērnu ģimene, vai, teiksim, tā ir ukraiņu ģimene, un tas jau ir kritērijs. Sapratu, paldies. Tad būtu skaidrība visiem. Nepārējot arī mūsu iedzīvotāji, lai nav tā, ka mēs kādam maksājam ar vienu bērniņu un citam ne, tad tie paši kritēriji, Jā. Jā, būtu jauki, ja Raivis un Sniedze nobalsotu, un tad mēs varētu virzīt šo jautājumu tālāk. Paldies, tā mēs arī darīsim. Tas rimsens cilvēks sarakstu. Jā, slēdzu, lasu sarakstu, kaut kas sevi neredzēja. Paldies, vienbalsīgi nobalsots, pabeidzam šo jautājumu. Un ejam tālāk par attīstības plānu darbam ar jaunatni 2023. 27. gadam. Ieva, lūdzu. Labdien visiem! Sveika, Ieva! Jā, esmu izstrādājusi dokumentu par attīstības plānu darbam ar jaunatni līdz 27. gadam. Tā tad varbūt es varētu sākt ar to, ka šis dokuments ir izstrādāts sasaistē ar jaunatnes valsts politikas pamatnostādēm, valsts jaunatnes attīstības plānošanas dokumentiem, pašvaldības
līmeņa plānošanas dokumentiem, jā, nu, tur arī ar attīstības, saskaņā ar Ādažu novada attīstības programmu, ar rīcībā ietvertiem uzdevumiem programmā. Un tā, labi, tad es varbūt varētu sākt ar to, kādu es esmu izvirzījuši šo darbu ar jaunatni Ādažu novadā mērķi. Ir attīstīt jauniešu kā līdzvērtīgu sociāli atbildīgu, aktīvu sabiedrības daļu, kas piedalās lēmumu pieņemšanā, kā arī izglītības, kultūras, sporta, veselības, sociālās un uzņēmējdarbības vides attīstībā. Izstrādājot šo dokumentu attīstības plānu, ņēmām vērā arī jaunatnes valsts politikas programmas ietvaros veikto aptauju, veikto pētījumu par jaunizveidotā Ādažu novada jauniešu statistisko raksturojumu un jauniešu viedokļu izpēti. Skatījāmies arī, kad dati rāda par to, ka deklarēto jauniešu skaits 3 gadu laikā ir pieaudzis Ādažu novadā, un es skatījos arī iepriekšējo Ādažu novada pašvaldības jaunatnes politikas rīcības virzienu un sagaidāmo rezultātu plānu, kurš bija izveidots šis dokuments līdz 2017. līdz 2022. gadam. Jā, tur bija izvirzīti 7 jaunatnes politikas rīcības virzieni, institucionālas sistēmas izveide, jauniešu informētības, jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē, dalība jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās, jauniešu nodarbinātība, jauniešu brīvā laika liederīga izmantošana, atbalsts jauniešiem un jauniešu sociāla aizsardzība, kā arī sabiedriskā kārtība un drošība. No šīm te rīcības plāna vēlētos uzsvērt to, ka līdz šim ir pirms administratīva teritoriālās reformas arī tika īstenoti šie te jauniešu iniciatīvu konkursi, sākot ar 2018. gadu. Arī bija šis te finansiālais atbalsts līdz 500 eiro vienam projektam. Šī gadā ir atvēlēti 4000 šim projektam. No 19. gadā ir šī te nodarbinātība piedāvāta pašvaldības iestādēs. 19. gadā tās bija 21 darba vieta, bet šogad ar NVA mums ir 32 darba vietas, un mazajā nodarbinātībā mums šogad ir pašvaldības finansētajā nodarbinātībā mums ir 60 darba vietas. Jā, principā darbs ar jaunatni šajā te periodā līdz šim te 22. gadam tika principā īstenots mācību iestādēs. Līdz ar to šī te stratēģija arī paredz par šo te pašvaldības, kāds ir šīs te pašvaldības jaunas lietas speciāli atbildības jomā, šis te rīcības attīstības plāns, kā tas varētu izskatīties. Tad esmu izvirzījusi šos te 6 rīcības virzienus, kuros ir definēti gan mērķi, gan uzdevumi, gan sasniedzamie rezultāti, izpildes termiņu. Varbūt tās sīkāk jūs varbūt varat iepazīties arī, kā tur ir, lai man nav jāiet gluži pilnīgi visam pāri, bet varbūt es varētu nosaukt šos te 6 galvenos rīcības virzienus, kas ir arī šī te institucionālā sistēmas izveida darbam ar jaunatni. Pašlaik mums ir no šī te ir jauniešu domes darbs ir uzsākts, bet arī nav dokumentēts, nav izveidots vēl apstiprināts nolikums, un tas, cik tālu mēs esam šajā jomā. Tad ir jauniešu informētības palielināšana. Tur ir gan par digitālā darbā ar jaunatni īstenošanu, ko mums palīdzēs šī pieņemtais jaunatnes darbinieks, kura pienākumos arī veicinās šī digitālā darbs ar jaunatni ietilps. Vajadzību izzināšana, tas ir ikgadējs pasākums mums. Jā, ar sadarbības ar skolu pašpārvaldēm informatīvie, tur šī te varētu būt arī sadarbība ar jauniešu domi un šīs te, lai jauniešu informētība tiktu palielināta. Tad, kā būtisks vēl viens ir rīcības virziens jauniešu līdzdalība sabiedriskajā dzīvē un dalība jaunatnes organizācijās. Jā, šis te ir, jūs redzat, tur ir apzinātas jauniešu organizācijas, iniciatīvu grupas, aktivitāte, kāda ir novadā tieši uz jauniešu auditorijai.
jauniešu iniciatīvu projekti, kas mums ir šie te, ko es jau iepriekš minēju, līdz 500 eiro. Par brīvprātīgo darbu, informāciju jauniešiem nodot un arī atbalstu uzņēmējas darbības veicināšanai. Jā. Tad jauniešu nodarbinātība. Tā, šeit ir pirmais šis te 4.1 punkts pie jauniešu nodarbinātības ir šis te NVA projekts, kurā šobrīd mums ir iesaistīti 32 jaunieši. Otrais ir šis te pašvaldības, kur šobrīd mums ir 60 jaunieši tiek nodarbināti. Un tad nākamais jaunais, uz ko gribētu virzīt, ir sadarbība ar ādažu uzņēmēju biedrību par iespējamām prakses vietām un iespējamām, šo te šīs te jauniešiem piedāvāt, ja viņi studē kaut kur, lai viņi praksi iziet tieši mūsu novadā, varbūt sadarbībā ar ādažu uzņēmēju biedrību. Nākamais rīcības virziens varētu būt paredzēts rīcības virziens ir jauniešu brīvā laika liederīga izmantošana. Jā, šis te ir par šo te, ka mums šī te telpa ir Cērnikavas pusē, un pēc tam es arī pastāstīšu pie nākamā jautājuma par ādažu pusi, bet šeit ir par to, kad ir piedāvāt jauniešiem šo te brīvo liederīgu plānotu šo te brīvā laika izmantošanu. Tad ir šī te atbalsts jauniešiem, sabiedriskā kārtība, drošība. Principā motivēt jauniešus veselīgu dzīvesveidu, ievērot ceļu satiksmes sabiedriskās kārtības drošības noteikumus, kā arī iesaistīt vidas sakopšanā un varbūt labiekārtošanā jauniešus. Un tad par šo te izpildes uzraudzību, kas būs šī te jaunatnes lietu speciālists, kas ir atbildīgs par šo te izpildi, īstenošanu, šī te attīstību un izvirzīto mērķu. Ikgadēji varētu šis te plāns tiks izskatīts jauniešu domes sēdē, kur arī jaunieši tiek iesaistīti šādā veidā jaunieši iesaistīti plānošanas dokumentu izstrādē, pilnveidošanā balstītas uz jauniešu interesēm, jauniešu vajadzībām, konsultatīvās komisijas sēdē un, ja nepieciešams, veikt kādus grozījumus, iesniedzot domas izglītības, kultūras, sporta un sociālajai komitejai. Tas, laikam, no manis īsumā, varbūt kādi jautājumi, kas no te attīstības plāna ir. Paldies, Ieva. Lūdzu, kolēģi, jautājumi? Arta? Jā, man ir atzinīgi vārdi, Ievai. Ļoti forši, ka mums ir tapis šis dokuments un ka arī darbs ar jaunatni tā kā virzās uz priekšu. Man tāda vairāk, viens tāds īsts, neliels komentārs attiecībā uz to formulējumu, tur pašā sākumā par to mērķi, kur ir runa. Man liekas, ka mēs varam attīstīt prasmes un tādas lietas, bet cilvēks, man liekas, mēs nevaram tā īsti attīstīt, varbūt sniegt atbalstu vai kaut kā noformulēt, lai nav tā, ka mēs attīstam jauniešus, bet ka mēs atbalstam viņu izaugsmu vai kaut kā izaugsmu. Jā, es ņemšu vērā, palasīšu vēlreiz no formulējumu, pamainīšu nedaudz. Es vairāk par tām vietiņām, kur viņi varētu pulcēties tādā praktiskā izpratnē un arī par šo domu jauniešu. Cik tālu vispār ir tas tāds... Jā, es redzu, ka tas ir tas tur, bet varbūt, ka var jau ieskicēt. Tīri par... Vai, kā ir notikuši jauniešu apzināšana? Es zinu, ka ir bijuši tās tikšanās, kā viņas ir gājušas, cik daudz tur jaunieši iesaistās, kā tā struktūra veidojās. Jā, jauniešu domē, principā, mums šobrīd ir tā, ka tagad mums ir klusāks, jo jauniešus nav iespējams sadabūt, viņiem ir vasaras brīvlaiki un tādi, bet pēdējā tikšanās mums bija jūnijā, un mēs ar jauniešiem plānojam īstenot, mēs pētījām, kas ir tas, kas jauniešus varētu piesaistīt, kā mēs viņus vispār varētu uzrunāt, kur mēs viņus varētu savākt, un veicējām aptauju digitālās arī nedēļas ietvaros. Es biju tā, kad gāju pa novada skolām un jautāju jauniešiem par viņu paradumiem, ko viņi vēlētos. Un tā, balstoties uz to, mēs arī nonācām pie secinājuma, ka mums ir nepieciešams veidot sporta dienu jauniešiem, jo principā visiem interesē šis sacensības, sporta spēles, un tad mums ir plānota sadarbībā ar sporta nodaļu. Mēs šodien ar Ārni arī tiksimies izrunāt šo jautājumu, bet taisīt šo 9. septembrī sporta dienu, kura ietvaros mēs arī ceram uz to, ka mēs savāksim vairāk jauniešus un ar viņiem arī runāt, vairāk stāstīt un informēt pirmkārt par to,
kādas viņiem vispār ir iespējas, ka viņiem ir šīs te iespējas iesaistīties jauniešu iniciatīvu projektos, jauniešu domē. Tas ir arī tas, ko es skolā stāstīju, jo viņiem vēl nav šī informācija izplatījusies. Viņiem, principā, strādā šī te mutē arī un tenīs viņu grupās, viņi padod ziņu. Šobrīd mums bija tā, ka mums bija, es paldies Dievam varu teikt, ka pilnīgi visu skolu pārstāvi, no pašpārvalžu pārstāvi, plus jauniešu domē mums bija arī jaunieti, kura dzīvo Carnikavā, nemācās vairāk nevienā, viņa jau vidusskolā mācījās Rīgā, bet viņas dzīvesvieta ir Carnikava. Līdz ar to šai jaunietei arī ir savādāks skats uz šo te arī tiek pārstāvēta šī te grupa ne tikai no skolas vides, bet arī no jaunietis, kurš mācās Rīgā, bet savu brīvo laiku pavada, pieņemsim, Carnikavā. Un bija arī mums viens jaunietis, kurš Ādažu pusē šāds bija. Vēl mums bija jaunietis, kurš mācās, piemēram, tikai, viņš pat nemācās šeit Ādažos, viņš dzīvo Saukrastos, bet brīvo laiku brauc pavadīt šeit ar saviem draugiem Ādažos. Mans mērķis ir dabūt pēc iespējas dažādākus jauniešus, lai dabūtu šī domē darbotos pēc iespējas daudzveidīgāka jauniešu interešu pārstāvība. Un tad šajā te veidināt, bet ir tā, kāpēc mums vēl nav nolikums un šādas te lietas, jo mēs strādājam šobrīd pie tā, ka jaunieši ir ļoti mainīgi. Vienreiz viņi atnāk ir 20, vienreiz viņi atnāk, viņi man ir 10, vienreiz viņi atnāca man 4. Un līdz ar to mums vajag šo te pamatu sastāvu, mums ir nepieciešams laiks, lai viņi iepazītu nedaudz mani un es iepazītu viņus, lai mēs varam saprast, kuram ir kura spēcīgāka lieta, kuram kas patīk. Es negribu to uzspiest viņiem. Es gribu, lai tas ir viņu pašu, lai tas nav viņu pienākums, bet lai viņi vēlētos arī to, lai tas ir uz viņu interesēm balstīts, nevis kā tāds speciāli tur bīdīts, ka obligāti viņiem šis te pasākums ir jāapmeklē. Tā es gribētu tādu brīvprātīgu iniciatīvu, un es uz to arī gribētu pastāvēt, jo savādāk tas nestrādās. Un tāpēc mums šis te pirmais gads, principā šis te sākums no decembrī mēs pirmoreiz sanācām un sākam mēs iepazīt, sākam mēs domāt, mēs esam strādājuši pie jauniešu logo izstrādes, mēs esam strādājuši par pirmām kārtām, jau mēs strādājam pie šie te jauniešiem, kā viņus uzrunāt. Jo ļoti daudziem nav šīs te informācijas par to, cik ir, piemēram, ka jauniešu iniciatīva projekti viņiem ir iespēja tāda. Viņi daudzi nemaz nezināja, un skolā arī skatījāt maniem, ka viņi nemaz nezināja, ka viņiem ir tāda iespēja. Un tā ir lielākā problēma ne tikai mūsu pašvaldībā, bet vispār sasniegt jauniešus, ar viņiem uzrunāt un lai viņiem informācija tiek nodota. Un tad jau varētu arī tālāk un tālāk. Es laikam varētu daudz par to vēl stāstīt un aizņemt jūsu laiku, bet es ceru, ka īsumā jūs es atbildēju jautājumu. Jā, paldies, Ieva, reku sniedzēja vēl ir jautājums. Jā, man tieši par to, ko tu teici pēdējo, kādā veidā to ar viņiem komunicē, jo tas pats Facebooks, ko lietojam mēs, jaunieši nelieto, kā tu viņu sasniedz? Jā, ir tā, ka esmu mēģinājis visādas veidus, un gan skolā es esmu bijusi, gan es esmu ar viņiem neformālajā grupā jauniešu domēs, viņiem lūdzu savās pašvaldību domes, savā skolu iekšienē, pašvaldību čatiņos padot klases biedru grupās, WhatsApp. Tās principā ir slēgtās grupas, kas viņiem strādā. Tagad līdz šim, kas ir man sanācis, ir šīs slēgtās grupas, kaut kādas konkrētas interešu grupas, kurā viņi padod ziņu saviem. Principā tas ir savas kaut kādas slēgtās tās grupas, tas Facebooks ir tāda vispārēja, kur kāds arī ierauga noteikti, un Ādažu pašvaldības mājaslapā arī ierauga, nav tā, ka neierauga. Kāds konkrēti ir kāds vienmēr, kurš ir pamanījis, bet ir jāmēģina viņiem dažādi iet klāt, dažādi un uzrunāt pēc iespējas dažādāks, jo katram tas draugu loks, un tā, ka mums arī bija jauniešu pasākums, tad bija man draugs atsūtīja WhatsAppā, man tur klases biedri ielika klases biedru darbu, klases biedru grupā WhatsApp, jo viņiem ir savas tādas, un principā ir jāmēģina caur viņiem tālāk, tālāk. Tādā veidā es mēģinu šobrīd. Un tā, jā. Tā kā vakar bija sižets Liepājā. To nevajadzētu teikt. Tas ir humors. Kas tur bija? Domas priekšsēdētāja vietnieks TikTok videotājs. Liepājā? Jā.
Jā, to TikTok ir jābūt kā pašvaldībai mums ļoti uzmanīgiem. Kuram jābūt uzmanīgiem ar TikTok? Īpaši bērniem un jauniešiem. Tā ir. Mums brīvprātīgais darbs tur arī bija iekšā, vai ne? Es tagad klausos. Jā, tas ir pilnīgi kaut kas no nulles principā ir jāsāk būvēt. Labi, Ieva, paldies, milzīgs. Šī visa nav bijis, tas tagad ir tāds jauns mums arī virziens un nostiprināts ar dokumentu. Ļoti labi, tā ir skaidrība un tad var arī virzīties uz priekšu. Liels paldies tiešām par tavu aktivitāti. Prieks redzēt cilvēku, kam deg par šo aci. Vienmēr ir prieks satikt ļoti. Jā, paldies. Aicināšu kolēģus balsot un virzīt tātad uz Domas sēdes deputātiem apstiprināšanai šo te attīstības plānu. Uzsāku balsošanu. Paldies, kolēģi, esam nobalsojuši. Vienbalsīgi par, pabeidzu šī jautājuma izskatīšanu. Jā, paldies. Jā, bet būs jāturpina par... Zinu, jā. Centra izveidi par šo te ID depo ielā 2 Ādažos. Lūdzu. Jā, varbūt var paraukt nākamo slaidu uzreiz. Tātad stāsts ir par to, ka tika izglītības no X komitejas arī sēdes 7. tika virzīts šis te jautājums par iespējamo jauniešu centru izveidi Ādažu pusē. Un tieši par šo te depo ielu, kā es kā potenciāli biju uzlikusi acis šo te ēku, kas varētu būt šis te jauniešu centrs Ādažu pusē. Nākamo lūdzu slaidu uzlieciet. Tad mēs tikāmies ar Oskaru Feldmani, policijas priekšnieku, Girtu Forandu un Artu Brūveru. Izrunājam šo te situāciju, kā tas šobrīd izskatās. Un ir tā ir, kad doma ir par to, kad jauniešu centra telpās, kur es esmu noskatījis, šobrīd atrodas policija. Iepriekš tika izskanēts, ka policija varētu doties uz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpām, kad viņi izvāksies no 1. ielas 42. Bet pirmā, lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests varētu pārvietoties uz Jaunuscelko savu šo te telpām, savu, kā tas pareizi, depo, jā, varētu. Viņiem ir plānā, ka viņiem būs jauna ēka uzbūvēta un tā. Tomēr tas projekts ir aizķēries, un kā Girts man paskaidroja, kad jaunās telpas 23. gada nogalē ir plānota tikai projekta apstiprināšana. Jo tur ir visādas nianses, kas ir paredzētas. Tas varētu būt rudens, precīzi datums arī nevar tā pateikt, bet varētu būt, ka tikai projekts tiks apstiprināts. Jo šobrīd ir projekti tur labojumi un tā. Līdz ar to kopā mēs apsvērām gan ar policiju priekšnieku ar visiem, kad mēs varētu par šo te depo ielas 2 nākotni, kā jauniešu potenciālo centru runāt tādā brīdī, kad ir skaidrība par to, kad vispār šī te Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests varētu pārbīdīties uz šīm te jaunajām telpām. Jo tas principā ir tāds riņķis, kā jūs redzat, kad šīs te potenciāli centrs ir atkarīgs no visiem pārējiem, kā tur mēs varētu risināt. Un tad mēs runājam, ka varbūt tās, ka mēs varētu atgriezties pie šīs te sarunas par depo ielu 2 kā jauniešu potenciālo centru 24. gada nogalē, kad reāli varētu būt skaidrs, kad aptuveni Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam šī te ēka būtu, kad viņi varētu pārbīdīties kaut kur. Lūdzu, nākamo slaidu varbūt. Un runājot par šo te, kāds tas varētu vispār iztīties, šis te darbs ar jaunatni Ādažu pusē, lai nav tā, ka tur nekā nenotiek. Šis ir tāds mobilais jaunatnes darbinieks, kurš varētu doties pie konkrētiem pagasta ciemos ar konkrētām aktivitātēm, kāds ir paredzēts mobilais darbs
ar jaunatni, kad šis te pēc definīcijas jau ir tā, ja nav šo te centru un nav, tad mēs īstenojam šo te mobilo darbu, mēs dodamies pie viņiem piedāvājot uz jauniešu interesēm, atkal uz jauniešu interesēm balstītu šo te aktivitāti, nevis tāpēc, ka es to izdomāju, ka viņiem tas varētu būt interesanti, bet tāpēc, ka tas ir izpētīts, ka tādā vietā, pieņemsim, tas jauniešiem būtu aktuāli, kā piemēram Kadagā, kur mēs bijām mobilo darba, projekta ietvaros mobilo darbu veicām, kur mēs ar jauniešiem apspriedām un viņiem izleca ārā tieši konkrēti šajā te Kadagā, ka viņi gribētu sporta sacensības taisīt jauniešiem, viņiem būtu šīs te sporta. Kalngalē mums bija ar jauniešiem arī saruna par to, ka viņi gribētu, viņiem pat nav aktuāli šīs te sporta spēles tik ļoti, bet viņiem, pieņemsim, gribētu uz kādu pasākumu, jo viņiem ir vieta, viņiem ir estrādīta un tā. Un tad mēs runājām par kādiem filmu vakariem, kas varētu tikt organizēt. Bet jau ar gatavu plānu šis mobilais darbinieks ar pamatojumu, kādēļ konkrēti šī te aktivitāte jauniešiem dotos pie viņiem ar šo te aktivitāti šajā te pusē. Bet ne tikai Ādažos, bet vispār Ādažu novadā kā tādā. Vietās, kur nav šiem te jauniešiem. Bet principā, jā, tā ideja ir tāda, ka organizēt šīs te mobilās aktivitātes pa ciemiem, lai notiktu šis te darbs ar jaunatni, doties pie viņiem, ja viņi nespēja nākt pie mums, tad mēs dodamies pie viņiem. Tāda ir tā doma par šo te, kā tas varētu šobrīd izskatīties. Nu jā, tad laikam manis pagaidām paldies, tad varbūt kaut kādi jautājumi ir. Paldies. Nu šis, protams, ir ļoti loģisks risinājums, un ja tie jaunieši tiešām izrādīs vēlmi, un tas viņiem būs būtiski svarīgi, un viņi aktivizēsies, tie pāris gadi jau patiesībā ļoti ātri paskrien, un ja tas mērķis tāds ir, un deputāti piekritīs, ka to ēku depo ielā varētu ar laiku jauniešiem atdot, tad tas tikai tāds loģisks priekšdarbs, manuprāt, tas ir. Es, protams, esmu arī atvērta, ja ir vēl kādas idejas, vai ir kaut kas pēkšņi uzpeld kaut kādas iespējas, vai telpu kaut kādas, ir droši tikai dodiet man ziņu, un tā, es, protams, esmu atvērta izskatīt, bet šo te telpu es tiešām potenciāli saredzu kā šo te jauniešu centra izveides vietu. Jā, paldies, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Jautājumu nav. Ko mēs ar šo... Bet šis... Droši vien pieņemt zināšanai, droši vien, ne? Zināšanā, jo domē jau mēs visi lēmām par šiem te jaunatnes darbiniekiem, un par depo ielu tur nekas vairāk arī nav ko ziņot. Paldies, tad pieņemt zināšanai. Paldies, Ieva. Paldies, paldies. Esam balsojuši vienbalsīgi par. Paldies. Varam pāriet pie nākamā jautājuma. Informatīvs ziņojums par latviešu valodas apgūst iespējām Ādažu novada pašvaldībā dzīvojošajiem Ukrainas un krievvalodīgo runājošajiem iedzīvotājiem. Ligita turpina, lūdzu. Jā, tātad turpinot šo stāstu, mums tika uzdot šis uzdevums, un tas, ko mēs esam šobrīd noskaidrojuši, tātad vairākās daļās. Tātad pirmā daļa ir par šīm te bezmaksas jau šobrīd esošo iespēju apgūt latviešu valodu tieši Ukrainas iedzīvotājiem. To šobrīd piedāvā 23 mācību uzņēmumi. Lielākā daļa to piedāvā online. Tuvākā vieta klātienē ir Rīgā. Tika aptaujāti arī 3 uzņēmumi, lai noskaidrotu, vai viņi, piemēram, varētu to organizēt pie mums. Tāda iespēja pastāv, ja mēs spējam izpildīt šos te viņu izvirzītos noteikumus par dalībnieku skaitu, par telpām, un tāda iespēja pastāv, bet tas ir tikai šiem te Ukrainas iedzīvotājiem. Tālāk tā otra iespēja, kur skaidrāk būs jau oktobrī, ir par sabiedrības integrācijas fonda konkursu. Un tur ir par šiem te iekļaujošajiem pasākumiem, bet tur skaidrāks būs tieši augustā. Ja mēs domājam plašāk, tad varbūt tālāk var pabraukt.
Un, ja mēs skatāmies, nešķirojot, varbūt domājot ne tikai par šiem te Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī par citiem mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, tad iepriekš ir bijuši šie NVA kursi. Šobrīd tas ir noslēdzies, bet viņiem plānojās tad jauns projekts, kurā tad varētu iesaistīties un piedalīties. Šeit ir redzamas tās izmaksas, ja mēs skatāmies uz vienu cilvēku, tātad aptuveni 300 eiro ir šim cilvēkam, ja mēs gribētu nodrošināt no savas puses. Un ir iespēja tātad arī varbūt nākošajā gadā rīkot šos te kursus šeit uz vietas no pašvaldības finansējuma. Šeit ir arī redzamas tās izmaksas, tātad aptuveni no 864 līdz 1368 eiro. Tas ir šī brīža cena, ja mēs plānotu šos te kursus, varētu mums tātad izmaksāt, ja mēs paši gribētu to plānot. Lūdzu, jautājumus. Arte, lūdzu. Jā, es zinu, ka Cernikavā mēs organizējām latviešu valodas kursus krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, un toreiz tika piesaistīti nevis uzņēmumi, kas noteikti ir daudz dārgāk, bet privāti personas. Vai šeit nevar arī meklēt tādus variantus, jo tad tas kopā sanāk diezgan salīdz. Meklēt jau var, bet tas, ko es gribētu uzsvērt, kad cilvēkam ir jāmaksā godīga apmaksa par darbu, kāds ir darba tirgu. Mēs nedrīkst, pedagoga darbs arī maksā, un es vienkārši par to, ka šeit ir apzinātas tās aptuvenās cenas, kas ir šobrīd, un kad, par cilvēka darbu ir jāmaksā. Es vienkārši esmu par to, Par to, ka nevajadzētu maksāt, skaidrs, ka ir darbs jāatlīdzina. Tas nav... Jā, un tādā ziņā, kad kur meklēt, tas jau ir atkal nākošais solis. Šeit vienkārši ir jāsaprot arī šis te konceptuālais lēmums, kādā mēs virzamies, bet tas, ko es gribētu uzsvērt, kad mums šobrīd būs arī šis nodaļā cilvēks, tad ir izsludināts arī sludinājums par šo te mūža izglītību, un tas nozīmē, ka arī mums nodaļā šie dažādie pasākumi un arī līdzekļi, ko iespējams piesaistīt dažādos projektos, mums būs daudzreiz vieglāk to izdarīt, tur arī kapacitāte nodaļas to ļaus, līdz ar to mēs arī varam plānot un lemt un meklēt šīs iespējas, gan iekšēji, gan ārēji. Labi, Līga, paldies! Man būtu tāds jautājums, šajā brīdī, protams, tātad domas lēmuma vēl nav, mēs vēl arī īsti nesaprotam, par to mums vēl ir jāizdiskutē, kādu virzienu tad mēs redzam, kādu mēs varētu piedāvāt pārējiem deputātiem lemšanai, bet, ir konkrēti cilvēki, kas vienkārši uzdod jautājumu, ko man darīt, šo jautājumu es uzdevu, tātad iepriekšējā sēdē, un paldies par šo apkopojumu. Bet ko man tagad? Tiem konkrētajiem, ja mēs domājam par Ukrainas iedzīvotājiem, viņiem šobrīd jau ir pieejami bezmaksas kursi. Ja viņiem nav iespējas viņos piedalīties, ja viņiem nav pieejams šis dators, tad noteikti gan bibliotēkā, gan arī pašvaldībā ir dažādas piekļuves šim te datoriem. To noteikti var nodrošināt, ja tā ir tāda fiziska problēma, ka nav pieejams. Mums arī nodaļā bija ziedojums tieši Ukrainas iedzīvotājiem šie datori, tāpēc reāli šobrīd ir pieejami kursi. Tas pats pirmais klātienes kursiem, jo cilvēki, kas mani uzzināja, viņš šos online kursus jau bija izgājuši, bet, teiksim, godīgi, tur tāda ļoti laba rezultāta nebija, un braukāšana uz Rīgu uz klātienes kursiem maksā naudu. Un tie cilvēki viņi nav tik rocīgi, lai viņi varētu dienā turp atpakaļ braukt, parēķiniet, tur saskrien kopā tie Eiroceļu izdevumos, ja? Varbūt šeit... Mēs esam iesākuši šo procesu un liels paldies, bet, diemžēl, vai par laimi es tos cilvēkus satieku, un viņi man pēc šīs sēdes uzdos jautājumu, ko mēs tagad, kā mums tagad tālāk darīt? Vai viņiem sākt kaut kur pieteikties, lai mēs vispār saprotam, cik ir tie, kuriem tāda vajadzība, vai, ko es legāli šiem cilvēkiem pēc šodienas, lai atbildu? Arta? Jā, es domāju, Karo, ka
mums pašiem būtu ļoti vērtīgi, ja mēs zinātu, cik tiešām būtu tādi cilvēki, kas vēlētos šos kursus iet, un tad mēs arī redzētu, cik tas mums potenciāli maksātu. Bet vēl es domāju, varbūt, ka ir tomēr vērts izsludināt arī tādu pieteikšanos novadā. Varbūt, ka ir kāds, kurš tiešām vēlas šo valodu pasniegt. Nu tā, ka mums nav jābrauc, jāsūt cilvēku uz Rīgu vai jāsēž online, jo tā klātiena ir ļoti, ļoti būtiska. Nu, tas ir visās apmācībās skaidrs, ka daudz foršāk ir personīgais kontakts. Es teiktu, ka varbūt mums ir šobrīd dati par šiem uzņēmumiem, bet ja mēs izsludinātu vienkārši apjautātos, vai kāds būtu gatavs mācīt, tas būtu iegums iespējams arī novada cilvēkam, kas šeit dzīvo un ir gatavs to darīt, un visiem ērtāk. Es šeit gribētu tad no sākotnēji saprast, kāds ir kaut kāds mūsu finansējums, ko mēs esam gatavi tomēr tērēt tam, pirms mēs vispār dodam kaut kādas cerības, jo šajā brīdī mums šādam pasākumam nav bijis paredzēts līdzekļi. Mūža izglītībai tas budžets ir bijis ļoti neliels, aptuveni 2000, kas jau ir daļai iztērēts tām paredzētajām lietām, tāpēc man nav arī cilvēka nodaļā. Līdz ar to tad šajā brīdī tas optimālais variants būtu, kad tiklīdz mums ir nodaļā cilvēks, tad viņš varētu veikt arī šo apzvanīšanu, jo redzat, vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es vēlreiz uzsveru saistībā ar pārējām lietām. Šobrīd nav skaidrs arī, cik to cilvēku reāli mums ir uz vietas. Ja mēs domājam par tādiem šo grupu klātienē nodrošināt, tad, ja mēs skatāmies to, pabrauciet lūdzu uz augšu, tur bija iespēja par valsts līdzekļiem, bet tur ir jānodrošina šis noteiktais skaits. Tātad mēs varētu to izdarīt, bet ir jābūt šim skaitam, viņiem tiešām ir jāapmeklē, lai viņi saņemtu šo arī projekta naudu. Un tas nozīmē, ka ir jāapzina šie cilvēki, ir jāsaprot, kāds ir laiks, ir jāsaprot šīs mazās nianses, un to visu mēs varētu. Es pieļauju, ka varbūt septembrī mēs šo darbu intensīvāk varētu arī uzsākt. Tiklīdz nodaļā sāk cilvēks šis strādāt, tas varētu būt viņa pirmais pienākums, ko viņš arī izdarītu. Un šis ir tāda iespēja, kur nevajadzētu arī tā kā pašvaldības līdzekļus, bet tas šajā gadījumā ir Ukrainas iedzīvotājiem. Ja mēs domājam jebkuram, tad tas ceļš tur nestrādās. Mācību pirmai centram, jā. Bet vēl viena lieta arī šie NVA kursi, kas plānojās, un varbūt tur būs iespējams piesaistīt klātienē. Šeit vienkārši jāsaprot, ka varbūt šis risinājums nav tieši šajā minūtē, bet viņi te ir vairāki, un uz septembri mēs noteikti varam piedāvāt jau kaut ko no tā, kas ir, un varbūt arī uz vietas. Bet šeit vienkārši ir jāapziņa, jāsaprot, vai tiešām tev gribētāji mums ir pietiekoši daudz, jo viena lieta ir tas, kad ir kāds 1 vai 2 uzrunājuši, bet redzam, gan dažāds tas skaits tur parādās, tur ir jāsaprot, kuri reāli arī būs gatavi, bet vidēji redzam 20 cilvēki, no 12 līdz 20 viņi. Pieņemsim, kā mēs darām, tagad katram no mums varbūt ir kāds kaut kur zināms, tātad Ukrainas iedzīvotājs, kas šobrīd novadā dzīvo. Tad ko mums teikt, kam viņiem zvanīt, pie kā pieteikties, kas savāks šo informāciju? Es domāju, ka mēs varētu vienoties, ielikt uzsaukumu gan mājaslapā, gan Facebookā, un tad arī. Labi, bet viņi Facebookā? Nav Facebook. Nē, tur ir tieši. Mums ir sākotnēji, man nav tāda informācija, kādā statusā pašlaik ir Gunitā Dzenē šī sadarbība Ukrainas iedzīvotājiem, jo viņa mums pašos sākotnēji viņa bija atbildīga par šo jomu. Un katrā ziņā viņai bija visa informācija gan par Ukraiņu ģimenēm. Varbūt tad jāuzrunā. Sociālais dienas pat iedzīvotājiem. Jā, ja tas bija. Nepazīst no sociālo dienas, tas var uzrunāt. Jā. Jo vienkārši kaut kas tiem cilvēkiem ir jāpasaka, tīri cilvēcīgi. Viņi nāk pretī un saka, vai ir kāda jaunuma, ko mums, tad es vismaz teikšu, reku telefonu numurs, sakiet visiem saviem paziņām, kam ir šāda vajadzība, lūdzu zvaniet, piesakieties, tad mums būs skaits, tad mēs varēsim organizēt un tam līdzīgi. Jo noteikti... Dienas iet un viņiem... Tad šajā brīdī viņiem ir jāzvana man. Tad šajā brīdī viņi zvanīs man.
Jā, bet viņiem tavu numuru kaut kādā veidā ir jāsaņem. Viņi... Mēs tad varbūt varētu sazināties ar šo sociālo dienestu, jo es dzirdēju, ka ir kaut kāda ne ļoti aktīva WhatsApp kaut kāda grupiņa, man nav pašai piekļuvis viņai, bet varbūt sociālais dienests, tad es sazināšos ar sociālo dienestu, sapratīšu. Viņiem visi sākotnējie dati bija par visām ģimenēm. Jā, un kas būtu svarīgi, lai nebūtu tā, ka mēs latviešu valodā ieliekam ziņu savā mājaslapā un Facebookā, un viņi vienkārši to nesaprot. Jūs arī, teiksim, sadarbojaties ar to ukraiņu ģimeni, viņiem mūsu pieteikumu formas un viss ir latviešu valodā, viņi to nesaprot, un ja viņiem šo iztulko ukraiņu valodā, viņi vispār ir laimīgi un pateicīgi, bet arī krievu valoda tad dara kā starpnieks. Noteikti ir viņiem saprotamā valodā jārunā. Jā, un Jevgeņija Sviridenko tikko ir atsūtījusi arī mums ziņu, ka varētu izvietot informāciju pieturvietās. Jo sabiedrisko transportu viņi izmanto. Jā. Bet tad būtu lūgums kaut kā nokoordinēt, ka kāds izveido, droši vien ukraiņu valodā, pavisam īsu uzsaukumu. Labi, mēģināsim izdarīt. Paldies, paldies. Ļoti vērtīgi, ka mēs vispār saprotam, kam mēs varam pieķerties. Un tā otra daļa, šis ir stāsts, viens ir par Ukraiņiem, bet tā otra daļa vispār par citāutiešiem. Kāds ir tas redzējums, kādā mums tad virzīties, vai mēs mēģinām plānot par pašvaldības līdzekļiem un uzrunājam, meklējam, vai nogaidām, kamēr varbūt parādās bezmaksas kursi? Nevar apvienot. Redzi, daudz programmas ir tieši ukraiņiem domāts. Šī ir tieši Ukraiņā. Šeit nav iespējams citiem. Šī pirmais, tas, kas šeit ir aprakstīts, tas, ko mēs redzam, tas ir tikai un vienīgi Ukraiņas civiliedzīvotājiem. Tāds tur ir noteikums. Bet šobrīd, ja mēs domājam par cittautiešiem, kas bija arī Karīnas tāds lūgums, kad šajā brīdī tāda bezmaksas nav, bet ir potenciāls, tātad NVA ir teikuši, ka kaut kad būs, tad mēs šobrīd nogaidām vai tomēr mēģinām. Ka tad to mēs tiešām varam uzticēt šim te potenciāli jaunajam darbiniekam, un tad varētu tā mērķiecīgāk un racionālāk tās darbs virzīties. Vienkārši šis jautājums bija aktuāls, tāpēc, ka es, protams, nezinu, vai tie 12 cilvēki mani nav uzrunājuši 12 cilvēki, bet 2-3 mani ir uzrunājuši. Līdz ar to, to es tā aktualizēju, bet pārējo droši vien tad mēs varētu uzticēt jaunajam darbiniekam. Jā, mēģināsim apzināt un tad saprast, vai mums ir tā grupa, ko mēs varam. Jā, grupa, tas būtu visideālāk atrast, kur tā grupa ir un viņus informēt, jā. Labi, tad tā, mēs šobrīd to pieņemam zināšanai, bet, laikam tā virzība kaut kāda būs, un kur tad mēs šo jautājumu tālāk virzam? Tas jau bija mūsu Tas bija mūsu komitejas uzdevums, un es domāju, ka mēs ārpus komitejas vienkārši turam rūpi, skatāmies, kā tas notiek. Tieši tā. Ja? Un ja tur būs vajadzīgs kaut kāds lēmums, tad mēs to varēsim, domas sēdē vai kaut kādā kārtējā ārkārtas sēdē, kas mums notiek. Ja? Labi, paldies. Tad šoreiz mēs vienkārši pieņemam zināšanai un lūdzam tur tos dažus darbiņus padarīt tālāk. Paldies, Ligita. Esam nobalsojuši, paldies, vienbalsīgi, pabeidzu šī jautājuma izskatīšanu un esam nonākuši pie šīs dienas pēdējā jautājuma. Informatīvs ziņojums par eksāmena rezultātiem Ādažu novada pašvaldības izglītības iestāžu 9. klasēs. Lūdzu, Ligita.
Tātad šogad mums bija pirmo reizi centralizētais eksāmenis, kas noteikti radīja nevienu mazu, kā teikt, stresu, bet jāatzīst, ka tie rezultāti, man liekas, pat ir ļoti labi. Tātad varētu pārslēgt uz otro slaidu. Tātad tas, ko mēs varam redzēt, tātad šie dati ir strukturēti pa izglītības iestādēm. Šobrīd mēs redzam, ka vidējais rādītājs valstī ir 67% un pilnīgi visas mūsu izglītības iestādes ir spējušas uzrādīt augstāku rezultātu, kas, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs un īstenībā tas vidējais rādītājs, manuprāt, ir pat ļoti labs. Un redzot arī šo sadalījumu, mēs redzam, ka angļoda mums ir ļoti stipra un tā ir tā valoda, ko skolēni pārvalda. Tālāk tātad latviešu valoda. Ja angļodas rezultāti mums ir ļoti labi, tad, ja salīdzina angļodu ar latviešu valodu, tad tā ir valoda, kuru jau mēs kā nācija varbūt netik labi pārvaldam. Šis te vidējais rādītājs valstī arī ir zemāks, bet mūsu izglītības iestādes joprojām ir vidēji augstāku šo te līmeni, uzrāda arī un pat vietām pat ļoti izteikti uzrāda augstāku, un redzams, ka šeit arī tas 0 līdz 9% nav bijis neviens izglītojamais, kurš nebūtu saņēmis tātad šo te minimālo vērtējumu. Un matemātika, tas ir vidējais rādītājs valstī 51%, un atkal mūsu izglītības iestādes ir uzrādījuši šo te augstāku rādītāju kā valstī. Tas varbūt bēdīgākais moments, kas šeit parādās, tātad ir tas, kad ir bijuši kārtotāji, kas šo eksāmenu nav nokārtojuši, līdz ar to nav bijis arī iespējas iegūt šo te dokumentu pār izglītību. Un, ja runā par vidējo izglītību, tad mums šobrīd nav šo te statistikas datu. Mēs esam sazinājušies ar Valsts izglītības satura centru. Viņi mums viņus ir solījuši augustā kādā brīdī. Viņiem te vēl bija pašiem tehniskas problēmas, un viņi bija mājaslapā pat izdzēsuši šos vidējos rādītājus. Tāpēc, ja ir kādi jautājumi, lūdzu jautājam. Mēģināšu izklāstīt. Paldies, Ligita. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Tikai tāds komentārs liekas, ka valstī kopumā, man liekas, ir tā diezgan švaki. Gan visi tie rezultāti, labi, tie nav visi tie 3 tie galvenie mācību priekšmeti varbūt, bet es pieļauju, ka tie bija tie Covid gadi, kas arī iegriez visā šajā procesā. Jā. Noteikti. Prieks, ka mēs esam virs. Prieks, ka mēs esam virs, jā. Jā, tad, manuprāt, kopējais rezultāts pat ir ļoti labs, ņemot arī tās visas Covid situācijas un daudz ko citu, kas ietekmē šo bērnu izglītību, bet mēs vienalga esam spējuši uzrādīt kvalitāti valsts līmenī, un te ir jāsaka liels paldies gan direktoriem, gan pedagogiem, kas ir ieguldījušies un izdarījuši šo lielo darbu. Kā vispār, man jautājums, kontekstuāls varbūt, kā ir ar skolu gatavību septembrim? Visi pedagogi ir? Neviens netrūkst? Varbūt pabeidzam kaut kā šo jautājumu, tad es gribēju vienu lietu, varbūt tā kā skolās ir ļoti atšķirīgs skolēnu skaits, varbūt, ka tie stabiņi arī procentos būtu kaut kā labi, bet īstenībā vienalga. Nav, vidējais ir vidējais. Nē, tur pie katra stabiņa ir bērnu skaits, bet, saprotu, skolās tas skaits ir tik dažāds, ka tāds... Tāpat nav normāls sadalījums eksāmenu rezultātiem. Valstiski un arī mūsu skolā. Jā. Kad nav normāls sadalījums. Bet tas saturs bija sarežģīts, vai kā jūs paši vērtējat, vai kā? Ļoti līdzīgs parauga eksāmenu. Ļoti. Nebija sarežģīts, bet kā lai saka, mēs taču zinām, ka cilvēki ir dažādi un bērni ir dažādi. Un vispār visas šīs līknes un visi tie reitingi un tie rādītāji, jā, tā ir laba lieta mums katram pašam. Es šodien tā, rītā es jau varēšu labāk. Bet kā tas vispār korelē ar iekļaujošo izglītību, tad jau neviena skola neņems nevienu bērnu, kuram drusku jāpalīdz vai kuram iet grūtāk, bet viņš var ķepuroties līdzi, ja? Tāpēc es tā uz to visu skatītos tā relatīvi, jo
Mēs jau varam te likt neskādas latiņas uzstādījumus un vēl nezinu ko, un tad ko tad mēs darīsim ar tiem bērniņiem, bet viņi var būt sekmīgi, viņi var no klases uz klasu, gala beigās mums pamatizglītība valstī ir obligāti, ja? Nu tad kā? Nu mēs taču te pār bortu nevienu nemetam, ja? Un līdz ar to, nu jābūt uzmanīgiem ar tādiem, varbūt ļoti straujiem secinājumiem vai kaut ko tādu, nu redz, kā mums tur tas nav labi vai tas nav labi. Bet, ja mēs paskatāmies katru atsevišķu bērnu un viņa izaugsmi, ja, tad varbūt atkal tās līknītes izskatītos drusku citādāk. Un es kaut kā vienmēr esmu, varbūt vairākas liecos uz to, ka mēs skatāmies uz katru bērnu individuāli. Ja. Bet tas tikai tāds mans komentārs. Raivs, man liekas, gribēja kaut ko teikt. Un pēc tam mēs varam pāriet, varbūt mēs pat varam beigt slēdi un tad lūgt, lai paliek kolēģi, kas ir mums ekrāna otrā pusē un aprunāties par jautājumiem, kas mums interesē. Nē, tāds kopumā rezultāti ir diezgan adekvāti tam, kā arī izskatījās mums pirms viņiem. Mums, protams, žēl par to vienu skolnieku, kurš nenokārtoja matemātiku, bet nav tā, ka mēs vai viņš pats bija tik ļoti pārsteigts. Tā kā bija tā tendence un ir iespēja iepazīties ar eksāmenu darbiem. Skolām izpētīja viņu darbu ar domu, varbūt tur ir 9 punkti un ir vērts iesniegt apelācijai, cīnīties par 7 punktu laikam, lai cīnīties par 8. punktu nokārtot eksāmenu. Tur nebija ne tuvu un attiecīgi. Tā tas arī ir, diemžēl. Tā tas ir, objektīvi. Konkrēti šis skolnieks neapgrūtināja sevi arī ar konsultācijām pirms eksāmena matemātikā. Un tad būtu kā minimums reproducējis to pašu, jo bija ļoti līdzīgs paraugam. Tur bija 3x plus 6 vienāds 0, tad paraugā bija citi skaitļi, bet atdarināt darbības to mēs, protams. Eksāmens gan laikam matemātikā kopumā ir viegls, bet viņš ir arī āķīgs nedaudz un nežēlīgs pret to vidusslāni, ja jūs man jautājat. Tur vidus varēja aiziet vai ļoti uz leju vai ļoti uz augšu. Tā arī ir, tāpēc arī sadalījums ir tāds. Jā, līkne nav, nav klasiskās līknes. Kaut kā mana sajūta ir, ka viens ir vainot Covid gadus, bet otrs ir, tas ir labu skolotāju trūkums. Un šeit arī parādās tie robi, kad mūsu skolotāji noveco, īpaši eksaktajā zinātnēs un matemātika. Tieši tas ir arī, tā ir atbilde, kāpēc mums visā valstī ir tik zems šis līmenis vispār. Man ļoti interesē šie rezultāti, jo visu laiku mēs runājam par viņiem, un te ir skaidri redzams, varbūt līdz pat cik arī tuvojās pedagoģu konference, varbūt vajadzētu runāt, piemēram, ir skolas, Valduru skola varētu pastatāt, tā kā ir ļoti labi rezultāti tieši valodās, gan latviešu, gan varbūt ir tās tie knifi, ko jūs esat ieguvuši no ārzemju saviem draugiem un ko esat ieguvuši, varbūt dalīties arī ar kolēģiem. Mums ir pieteikumi no šie te labās prakses piemēri ir paredzēti un ir uzrunāta arī Valduru skola. Šie te mācību jomu koordinātorām mums ir 16 pieteikumi, ja nemaldos, dažādi pedagogi ar saviem mazajiem knifiem. Tātad plāno arī parādīt, pastāstīt. Ja vēl ir kāda interese, tad droši uzrunājam savus pedagogus, un ja liekas, ka tur ir vēl kaut kas, ko viņš varētu noteikti pastāstīt, es esmu tikai atvērta un par, jo šī te otrā daļa pasākumam vēl ir tādā plānošanas režīmā, tāpēc droši. Jā. Tieši mūsu skola savukārt tā kā matemātikā un tā joma. Katrā ziņā izmantojam savu potenciālu. Paldies. Nē, es gribēju piebilst, tie vidējie rezultāti noteikti vēl nav redzami, jo tiek iesniegts apelācijas un citas lietas, un tāpēc vēl nav. Es arī, kad bija pierakstīts, man liekas, ka provizoriski vienkārši, lai ir skaidrojums, tāpēc, ka vidējie valstī var pamainīties. Vēl cīņa notiek par katru punktu. Bet, eksāmena saņemšana bija šausmīga, ceru, ka uz nākamo gadu būs labāk, jo kopumā es atbalstu centralizētos eksāmenus, tas ir objektīvāks rādītājs. Un, ja arī kāds jaunietis klausās, var pateikt, ka ar šādiem rezultātiem kopumā vidējiem, ja pieņemsim skolniekam ir vidēji, tā kā mūsu skolās vai valstī ir ļoti grūti iekļūt vidusskolā šogad. Visiem ļoti grūti iet kopumā, tā kā ir jāiesprings. Jā, jo viena daļa, protams, viena daļa jauniešu
ir tajā kategorijā, kuri, ja iespringtu, tad rezultāti būtu labāki. Ja? Bet viena daļa atkal ir tāda, kur ir jāpriecājas. Tas ir kopīgi pārdomā. Es dzirdēju, kur skolnieki ir kādi rezultāti, manuprāt, diezgan ok, bet baigi grūti iet kopumā. Jā. Labi, tad šo mēs pieņemam zināšanai un ar to arī lūdzu balsojam. Esam nobalsojuši, esam uzzinājuši. Vienbalsīgi pieņemam zināšanai, pabeidzu šī jautājuma izskatīšanu. Līdz ar to arī šodienas dienas kārtība ir izskatīta. Miež paldies visiem kolēģiem šeit, šajā sēžu zālē un visiem, kas bija Zoomā, un paldies visiem interesantiem, kas mūs vēroja un klausījās. Lai visiem izdevusies diena. Like un subscribe, jā. Lai nospiež laikus un subscribe, kā visi internetā, jā. Laiks. Mēs esam pelnījuši laiku. Tieši iestrādēsim pie jauniešu auditoriju. Paldies visiem, ar to arī šo te komitejas sēdi mēs slēdzam. Paldies!